Gudri zinātnieki ir pierādījuši, ka žāvājoties cilvēks veidina savu smadzeņu. Liepājā gan neviens laiski nežāvājas, jo te treneris ir Liepājas vējš nelielam ieskatam. Daži no Liepājas sporta veidiem. Pret vēju, vēl vairāk pret vēju, vai arī pa vējam un ar elektrokartingu. Tā kā brauc uz Liepāju, izvējoties un izslēgt televizoru. Jaunie ēdiena gatavošanas trauki no Fiskars. Katrai plītsvirsmai vajadzīga atšķirīga panna. Fiskars ir radījis jaunas, katrai plītsvirsmai visefektīvākās pannas. Tagad ir tik viegli katrai plītsvirsmai atrast atbilstošāko pannu. Jaunā Functional Form no Fiskars. Labvakar! Esiet sveicināti, saviem basketbola draugi, sveicam jūs no Liepājas Olimpiskā centra pirmoreiz šajā gadā, tāpēc noteikti jānovēl visiem jums veiksmi un izturību, sekot līdz basketbolam, sekot līdz arī citām sporta pārādēm, īpaši no Sportceņas TV. Šeit no Liepājas, es ceru, arī būs jauka atmosfēra, jo Liepāja pirmoreiz viesojas tik augsts līmeņa komandas, kāds ir nodrošinājis šis turnīrs Austrum Eiropas basketbola līga, jeb angliski rakstot EEVBL, tātad EEWBL, un šis turnīrs tikai otrreiz notiek, otro gadu, otrā sezona šim turnīram, visam jauns turnīrs kā tāds, un kas prieks, ka šis turnīrs tiek organizēts no Latvijas puses. Zander ģimene ir tie, kas ir vaininieki šim turnīram, ja uzsākuši tādu interesantu tradīciju, piesaistīt dažādu valstu labākos klubus vienā turnīrā. Protams, kaut kas līdzīgs FIBA turnīriem noteikti, bet šeit nosacījumi ir daudz vieglāki un saprotamāk, lai piedalītos, un tāpēc arī viens Liepāja komandu mainieki arī šīs dienas spēlē labprāt izmanto šādu iespēju un piedalās pirmoreiz šajā turnīrā, bet kopumā šis jau ir Liepājniecēm trešais posms. Nu, ko jāteic, ka Liepāja nav sekmējis īpaši šajā turnīrā, lai arī vienu uzvaru izcīnīt uzvaru par Istanbuls komandu, Istanbul University, tur studentu komandu, bet tajā spēlē, jāteic, taisnības labāk, ka nepiedalījās visas labākās komandas spēlētājs, jo komanda patiešām diezgan, vai teicu, ļoti stipra. Un šajā te turnīrā, kas šajā posmā, kad Liepāja bija Polijā, Liepāja izcīna uzvaru diezgan graujoši pārsvar 99 gūts punkts Liepāja pievienoja, bet, kas interesanti, tajā spēlē, tieši tajā pašā dienā, citā turnīrā pārtrūka TTT Rīgas komandas uzvaru, 13 uzvaru gājienu šajā turnīrā, un tas nozīmē, ka abas komandas pārrakstīja vēsturi TTT, kā čempioni šajā turnīrā piedzīvoja pirmo zaudējumu, un savukārt Liepāja izcīnīja pirmo uzvaru. Šobrīd Liepājniecēm 1 uzvaru, 4 zaudējumi, un šī grupa, C grupa, tikai šodien sākās. Viena spēle aizdīt, 2 spēles aizdīts šajā turnīrā, un šodien Astana kapitulē TTT Rīgas komandai, rezultāti 46-99. Rīdziniecis bija pārāks visos spēles komponentēs un uzvarot arī visas ceturtdaļas pārliecinoši izcīnīja uzvaru šajā grupā. Savukārt vēl pirmajā dienas spēlē ļoti interesantā galotnē Istanbul University zaudēja Polijas klubam Šolka Polski Cuker. Nu, jāpiemina, ka Istanbuls komandā spēlē Ai Putniņa, viņai 23 minūtēs 9 punkti, bet kopumā ņemot ļoti saistošu galotni, un tieši poļu komanda to uzvarēja ar 8 punktu pārsvaru pēdējo ceturtdaļu. Viņa uzvara 3 punktu pārsvaru, 67-64. Tā kā 2 spēles noslēgušās no Liepājniecēm. Ļoti sīvs pretinieks. Pretī stājas viena no titulētākajām Slovākijas komandām. Šīs klubs, kas arī dzen tāpat kā TTT Rīga iekļuvis ir Eiropas kausa 16 fāzē. Good Angels no Slovākijas.
ir šīs dienas Liepājas pretinietis. Liek piebilst, ka šai komandai pasakot līdz kā tur statistika bijusi, piemēram, pagājušā gadā Slovākijas čempionātā. Neatradies tur nevienu zaudējumu. Arī šajā gadā šķiet tikai viens zaudējumu piedzīvojis ir Slovākijas komanda Good Angels. Tas nozīmē, ka komanda tiešām gana stipra un būs grūti pret šo komandu aizvadīt cīņas Liepājniecēm, bet jācer, ka Liepāja neskatoties to, kad arī savainojums skāruši Liepājas komandas sastāvu, Liepājniecēm izdosies parādīt labu sniegumu. Jā, tad pieminot, ka Good Angels tieši tagad ir Rīgas pārspēja. Almadots tagad mainietis un sagaidām atklausiem arī komandas sastāvus. Zilajās formas tērpās spēlē tagad Good Angels no Slovākijas. Savukārt Liepājnietis baltās formas tērpos jau centra iemetienā gatavs uzsākt šīs dienas spēli. Un par turnīru izspēli pastāstīšu mazliet vēlāk. Good Angels visos sabraukumos, kuri pēdējušies pagaidām izcīnījuši 5 uzvaras 5 spēlēs. Un tas nozīmē, ka diezgan izteikts favorīts viņas ir šajā turnīrā. Un gribētu cerēt, ka otrais favorīts, vai varbūt ne tādā secībā, bet noteikti viens no favorītiem arī ir TTT Rīgas komanda. Liepājniecēm visticamāk šajā turnīrā tik vien atliek aizdīt 3 spēles, jo uzzinot par izspēli, sanāk, ka Liepāja jāuzvar ir visi 3 spēles šeit Liepāja, 3 dienas pēc kārtas notiek šis turnīrs. Un šajā sabraukumā 3 spēles jāizvar, bet visām komandām, un ja Liepāja izcīna 3 uzvaras 3 spēlēs, tad Liepāja tikai tad var pakāpties kādu vietu augstāk un šajā C grupā ierīdoties vismaz 4-niekā. Tas nozīmē, ka Liepāja vēl turpinātu cīņas, bet pagaidām Liepāja savā grupā, protams, atrodas pēdējā vietā tikai 1 uzvaru 4 zaudējumiem, augstāk par Liepāja arī ar 2 uzvarām 3 zaudējumiem. Pirms šī īsdienas spēlēm bija Stambuls vienība, Stambuls universitāte, tad šodien viņi pievieno vēl 1 uzvaru, viņiem 3 uzvaras un 3 zaudējumi šobrīd aizdītās kopumā 6 spēlēs. Vispār šis turnīrs ir interesants to, ka nenotiek spēles, tā teikt, apļu veidā, bet spēles notiek sabraukumos. Bija sabraukums Rīgā pirmajā. Liepāja neizcīnīja 1 uzvaru, 0-3 bilants. Liepājniecēm, lai arī ļoti labas spēles un ļoti sīvā cīņā Liepāja piekāpās pratis visās mačos, bet kopumā tomēr zaudējums. 3 zaudējumi piedzīvot, pēc tam Polijā pieminēja, pārspēt ir vienība no Turcijas. Zaudējums Maskavas Dinamo komandai. Ļoti līdzīgā cīņā, 30 minūtes Liepāja turējās braši līdz, bet beigās zaudējums. Un šodien jau 6. spēle šajā turnīrā un kopumā vajadzētu būt Liepājnieces vismaz 8 spēlē. Bet uzsākuši šādas komandas ir ar pārkāpumiem un sodmetieniem. Uz sodmetienu šobrīd Ilze Jēkabsone, pret kur piezīme fiksēta 5. numuram Rebekai Katealenai, Austrālijas basketbolisti. Un viņa realizēja pirmajā uzbrukumā 2 sodmetienus, tagad gan tā ātri atkal sarūpē pārkāpumu Liepājniecei. Šoreiz pārkāpumu izspēlinās Kristīna Petermana. Pēc 2 piezīmes 2 uzbrukumos. Tad ļoti agresīvi spēlē Slovāku komandu Good Angels. Bet tagad piezīme uzbrukumā ļoti daudz svilpas esam sadzirdējuši, nav pat minūte pagājuši, 4 pārkāpumus jau fiksējuši tiesneši. Šīs spēles galvenais tiesnesis Oskars Lucis vēl apkalpo spēli Misīros un viens poļu tiesnesis, kuram gan neuzzināja vēl vārdu un uzvārdu. Noteikti tas varbūt nav tik būtiski, to pateikšu mazliet vēlāk, bet visi Silarai izvirz vadībā Liepājnieces un labi nospēlē Liepājas komandas sadarbībā līdz groza apakšai. Silarai precīzi 4-2 rezultāts. Arī šobrīd neizdevots Slovāku komandai realizēt tālmetienu, tā kā Liepāja vismaz pagaidām vadībā. Jo ilgāk Liepāja būs spēlē, jo vairāk liks nervozēt Slovāku klubam, jo, protams, lielāks izredzes uz uzvaru šīs dienas spēlē. Tagad Jēkabsone izpilda tālmetienu. Tas gan nav precīzi. Jēkabsonei pavisam nesen vēl bija savainojums un savainojumi vispār vairākām meitenēm, arī Zanē Lībakai un arī Mājai Gertsonei. Meitenes klibodams šeit noraugās uz klibodams, nevarētu sēdēt uz soliņu, bet klibodams ir pārvietoši Liepājas olimpiskā centrā. Atkārtots uzbrukums precīzi viesu komandai. Šoreiz sekmīgi nospēlē Barbora Balintova, 9. numurs. Neesmu pieminējis ap komandu piecinieku. Varbūt ir īstais brīdis, Kristīna Silarai tad redzējām arī tagad viņa garām gainā, kurā gan bumba izsit. Kristīna Silarai numur 15, Kristīna Petermana numur 13, Kristē Druskīte numur 7. Vienīgā leģionā Liepājas rindās tā ir no Lietuvas basketbolisti. Ilze Jēkabsone numur 16, Vītola numur 17. Visi pieredzējušos spēlētāji šobrīd laukumā Liepājiem. Viesu rindās Good Angels numur 3, Teja Oblak,
Slovenijas basketboliste, Rebeka Kat-Ellen, Austrālijas basketbolists, numur 5 viņai, Barbara Balintova, numur 9, numur 12 Anna Jurčenkova un numur 21 Viktorija Aleksandrija Bou, ASV basketbolists, numur 21. Tumšā ādas krāsā, protams, ir šī spēlētāja izcīna bumbu ļoti tuvu grozam, bet atkal Fiezīna fiksēja soļā ļoti cīkumaini tiesneši. Manuprāt, tiesā pagaidām 3 pārkāpumi jau Liepājas komandai, tā kā ar šādu agresivitāti turpinot spēlēt, Liepāja ātri vien arī var sarūpēt sev piezīmi nāst un savukārt pretiniecēm iespēja tikt pie viegliem punktiem. Pagaidām rezultāts gan nav mainījies, 4-4 Liepāja. Vairāk kārtīgi pārkāpjas noteikums un neļaujot tik pie brīviem metieniem, bet redzēsim, cik ilgi šeit taktika nesīs augus, tikmēr neprecīzi tālmetiens. Austrālijas basketboliste Rebeka Kat-Ellen met pa grozu un tālās distances, Liepājas atbild. Izspēle uz Lietuvas basketbolisti, viņiem bumba izslīd. Peterman bumba atgūst, izpild tālmetienu. Precīzi nav jāmuls pie šādām iespējām, ja tāda rodas, jāmet pa grozu un to šoreiz Peterman lieliski izpild. Liepājas 7 punkti, 104 spēles groza apakšu, kur viņiem ir nospiedošs pārsvars un ļoti vieglā veidā tiek pie 2 punktiem ar amerikāņu basketbolisti. Viktorija Bou, 1,93 ir šīs spēlētājs augums un 89. gadā dzimusi spēlētāja no Amerikas. Būs 2 punktus Angels rindās un viņai 2, komandai 6. Liepāja pa vienu vairāk. Kristīna Silerāja, tomēr 2 punktu vērtībā rāda tiesneši. Ir šis metiens tāls 2 punktu metiens Silerājai. Liepāja diezgan labi spēlē uzbrukumā, jānovēl veiksmi arī aizsardzībām. Vajadzētu piebremzēt pretinieču agresivitātei, vajadzētu pareizi sakārtot savus darbību, bet nu šeit, protams, bez, kā saka, ceremonijas, bez iespējām apturēt Viktoriju Bou, kur vēlreiz precīzi un tūs distants. Tā kā sīva cīņa vismaz pagaidām, 1 punktu pārsvars ir mainīcē. Cilvēki, bet tā Kristīna Peterman 2 punktu gājiens un vēl pārkāpums, kā Anglis saka, 2-1. Tiek paaicināt malā arī Silerāja. Armāns Mīsus ātri norāda, acīm redzot, kā vajadzētu spēlēt vairāk jau noteikti aizsardzībā, jo uzbrukumā tā vien izskatās pagaidām Liepāja viss ir kārtībā, jo nav vēl arī turpinājumā veiksmi, lai metieni krīt grozā un lai mūs sagaida interesants mačs. Liepāja lielākais pārsvars spēlē šobrīd +4 uz tablo. Gan rīz apturēt grozā apakšu, tomēr neizdodas bumbu iegūt un beigās augumā ražanākā dāma laukumā Anna Jurčenkova, kurai 1,95 augums. Netraucēt, gūst 2 punktus no tuvas distances. Un tikai tādā veidā arī noteikti Slovākijas basketbolists mēģinās spēlēt, ņemot vairāk, ka Liepāja tiešām grozā apakšā. Jau Vito, kur tagad stiem piespēle, gandrīz gribēs teikt. 2 punktu no spēles, lai viņa traucē pretinieks, bet tiešām pretinieks patraucēja mazliet vairāk, un šeit labi aizsardzībā mazliet Vils Jēkabsons tā kā patraucē, rādīja, kad iestāsies ceļā, bet beigās agresīvi spēlējušai Alenai, kur jūs ekrānos jau kļūda, viņai ir bijusi arī piezīme, viņa arī daudz uzbrukusi, metus no tālās distances un no tuvāks, un realizē pirmos punktus spēlē, bet kopumā ņemot acīm redzot nav tik labi nospēlējis, viņa nomainītu un laukumā jau viesu rindās devušās spēlētājs numur 31 Dominika Babūrova. Un laukumā devās, viņi sastīja kurš numurs, piezīme uzbrukumā Liepājai. Lučija Kupčikova, numur 13, arī devusies laukumā. Bet pirmā piezīme tā ir Ievai Vītolai. Liepājas komandai 4 komandu piezīme šobrīd. 2 pārkāpumu jau Kristīnai Petermanai, kur arī punktziņā ir bijusi labākā. Viņai 6 šobrīd. Sasvēl pa perimetru. Groza apakšā ir jau nonākusi augumā ražanākā dāma, bet labi nospēlē Lietuviet Krista Druskīte. Ja vai Vītolai tālmetiens, Liepājas ātri pārēja no aizsardzības uzbrukumā. Liepājas zibenīgi šā pa groza, ātrs īsts saspēles, tikai tā var dot rezultātu. Nu, protams, arī ilgāk būs jāspēlē, ja nebūs iespēja brīvi uzbrukt, bet pagaidām tas dod rezultātu. Saslēdz groza apakšā 2 spēlētājs, bet labi nospēlē. Bet tomēr Bou, jo viņi apspēlē gan Liepājas Slazes un vairāk tur tieši Druskīt, kur bija uz palīdzēšanu. Groza apakšā nonākus, beigās tomēr 2 punktu zaudēt Liepājas komandai. 14 sekundes uzbrukumā. Vils Jēkabsons bumbu piespēlē Vītolai. Nu, Vītolai, protams, ļoti labs metiens no distances un tādējādi viņi var radīt iespēju izvilkt ārā savu pretspēlētāju. Šeit Petermans metiens izgriež no groza stīps. Likās jau, ka 2 punktu grozā, bet apturēta taktisko piezīmi pretinieču ātrais uzbrukums. Otrā piezīme Kristei Druskītei. Liepājas komandai jau piezīme, bet minūtes pārvalkums Liepājniecēm.
meiteni uzdot Armāns Mīstus ir saskatījis, ko varētu pamainīt šajā spēlē, lai arī pagaidām Liepāja ir vadība. Sekos 2 sodmetienu gan pēc minūtes pārtraukuma, bet ļoti apņēmības pilns Armāns Mīstus un arī Liepājas komandas savienotās spēlētājs tikko redzēt uz ekrānos gan Zanu Lībeku, gan arī Maiju Gerconu, kurš šodienas spēlē noteikti nepiedalīsies. Tikko uzmanībai bija Slovāku komanda Soliņš un arī šīs dienas spēles arbitri ļoti interesantos kolorītos formstērpos viņa tiesā. Izstrādāts logo jau kā tas pienāks nopietniem turnīriem. Otro gadu tad piemiņš šis turnīrs notiek un šajā gadā 12 komandas sadalīs 2 grupās bija, tā teikt, savās priekšsacīkstēs. Izspēlēja 2 sabraukumus, vienā reizē 3 spēles un otrā reizē 2. Kopumā 5 spēles grupā un pēc tam labākās 3 komandas no vienas grupas kopā ar vājākajām 3 komandām no otras grupas veido šos C un D grupas. Tiecīgi šeit Liepāja tātad C grupa, kurā piedalās Good Angels, tātad Rīga, Pšolka, Polski Cuker, tātad skaidrs, ka poļu komanda, Astana Tigers, Istanbul University un Vega Liepāja. Šāds te komandas šodien šeit Liepājā, paralēli šim turnīram arī Viļņā notiek sabraukums. Tur cita grupa, D grupa, Basket Gdiņa, Dinamo Moskva, Horizont Minsk, Kibirkštis Viļņa, Čmoki Minsk un Avangard Kijov. Šāds te, attiecīgi, komandas piedalās paralēli šīm spēlēm Viļņas turnīrā, Viļņas grupā. Un pieminēja, tad vēlreiz spēlē komandas pret tām komandām, kurām nav līdz šim tikušās, jo ir no pretējām grupām. Tad labākās 3 no vienas grupas, kā no grupas šķiet, ka sanāk, jā, numuriņi tagad man nav pretī, bet šķiet, ka tas bija A grupā, ir Good Angels, tad Rīga un Liepāja šķiet bija B grupā, nemaldos. Tas nav tik būtisks, bet skaidrs, ka spēle atsākusies ar 1 precīzu sodmetienu, otrs neprecīzi, bumba izcīnīt uzbrukumā un beigās realizēts vēl 2+1 gājiens. Arī tagad kļūdās Liepājniecis, vēlreiz agresīvi spēlēs groza apakšu Slovāku komandu un beigās arī bumba paliks tieši viņam. Peterman mēģināja bumbu iegūt savā īpašumā, bet tas neizdevās. Tā kā pagaidām pēc minūtes pārtraukuma arī Slovāku komanda sasparojusies tāda mazliet agresīvā gājiena, lai arī pirms tam tik līdz brīviem metieniem groza apakšā, bet kopumā ņemot tomēr likās, ka enerģija liela neieliek savās darbībās Slovāku komanda. Arī tagad neizdodas atstāts bumbu spēlē. Armāns Mīstus mazliet sabar Lietuvas spēlētāji Krist Duskīt, 1,80 m šeit Lietuvas basketbolistiem un 92. gadā dzimusi šī spēlētāja. Vajadzēja šo bumbu atstāt spēlē un nebūtu vairāk Ilzei Jakobsonai par to jāpacīnās. Nesanāca, tā kā kļūt kārtējā Liepājniecēm un 15-15 rezultāts. Sastāv pa perimetru, tad vairāk kārtīgi šī sadarbība iet cauri uzbrukumā, kas 3 sekundes jāspēlē, mazliet pietrūk tādā ziņā, ka tik līdz metienam pretiniecis vajadzēja vēl pāris sekundīs labākā aizsardzība, bet kopumā ņemot zaudēts grozs nav, lai arī šīs te atkārtojas uzbrukums sākās viss no tā, ka Liepāja pieļauj kļūt. Tā kā kopumā ņemot Liepāja tomēr ir uzsākuši šo te nogriezienu pēc minūtes pārtraukuma netik sekmīgi. Zaudēt 3 punktu, tagad gan arī pretiniecēm sarūpēt piezīmi. 12. numuram, ja jūsu ekrānos bija, Anna Jurčenkova saņēma 1. piezīmi, 4 piezīmes arī pretiniecēm šīs dienas spēlē. Liepājniecēm ir jau vairāk pārkāpumu, 2 pārkāpumi ir Kristē Druskītē, 2 Petermanai. 1 piezīme uzbrukumā arī jau Vitola izpelnēs, tagad tālmetiens, tomēr grozā nekrīt, savukārt Slovāku basketbolisti. Sanāca tas pats vārds, tikai cik nozīme. Un beigās Liepāja ir iespēja atkārtot uzbrukt. Druskīt garām gainā izspēlē uz Petermanu, 4 sekundes uzbrukumā saspēl pa perimetru. Jakobsonai tālmetiens pagalām nesekmīgi. Šoreiz no tālās distances uzmet Ilze. Petermanai 3. piezīme, lai Armāns Mīstus saka, viss kārtībā, tā taktika izvēlēt. Bet skaidrs, ka jāiesaist spēlē kādu no spēlētājiem, un tā būs Laura Audera, kur pagaidām vēl šīs dienas mačā nav iesaistījusies. 3:27, kad jāspēlē, Audera nāk laukumā, nomaina viņa, tomēr Druskīti nomaina un Petermana paliek laukumā. 2 sodmetieni savukārt, 2 sodmetieni Slovāku komandai. Redzēsim, cik ilgi šī stratēģija strādā. Skaidrs, ka vajadzētu sūtīt laukumā kādu jauno basketbolistu Liepāja, lai tādējādi mēģinātu pretiniecēm varbūt pārkāpt noteikums kādai jaunai spēlētājiem, tomēr līderiem būtu iespēja vairāk noskaņoties savām darbībām. Ja tagad viens no laukuma kādu no līderiem, tad Liepāja, ņemot vērā īsāku soliņu, būs pagrūti turpināt cīņu par uzvaru šīs dienas spēlēm. Pēc 1 precīzi no 2 sodmetieniem
Liepāja 1 punktu deficītu uz tablo. 10 sekundes uzbrukumā. Jēkabsona izspēle uz stūri Auderē. Auder tikko iesaisties spēlē, met tālmetienu, netrāk to, bet labi. Pacīnās Ieva Vito, bumbu iegūst Jēkabsona. Saka pa perimetru, Peterman pamāna, neiet garām Auderē, vispirms nomāna, tad dodas garām Gainam, bet pārkārt noteikums, lai arī augumā ļoti liels pārsvars ir Beātai Janoščikovai. 8. numuram viņai fiksēts pārkāpums. Tas ir pirmais sodmetieni Liepājas komandai. Iespēja atjaunot vadību savai komandai Liepājniecei. Auderes punktu noteikti ļoti vajadzīgi Liepājai. Pirmo sodmetienu viņi jau realizē. Otrs gan grozā nekrīt Ievīto, pacīnās, bet tomēr bumba paliek Slovāku komandai. 16-16 šobrīd. Garām gājiens līdz grozā apakšai. Ļoti ātri pārēj, varbūt mazliet negaidīt Liepājniecēm. 16-18. Un jūsu ekrānos arī spēlētāji, kas tikko groza, šeit tā bija Barbara Balintova, 9. numurs. Spēlētājs, kurš Liepāja ieradās vakar. Visas komandas ir aizdījuši šodien arī rīt treniņu. Visām tik piedāvāts, patiesībā būsim atklāti. Ne visi to izmantoja. Viena otra komanda izvēlējas tomēr netrenēties. Tikmēr Kristīna Pētermana gājiens uz groza apakšu. Arī atbild Liepāja ar garām gājienu, nevis ar metienu no distances, bet šeit gan noguļ aizsardzībā 13. numuru Lučija Kupčikova. Ļoti viegli tiek pie 2 punktiem. Atjauno vadību atkal savai komandai. Un Kupčikovai pavisam viegli nāc šie 2 punkti. Liepājas atbild 2 minūtes jāspēlē diezgan noguņojuši uzbrukums sāp komandu izpildījumā. Jau Vito tālmetiens neprecīzi, bet Kristīna Stilera izcīna bumbu uzbrukumā. Mēģināja sarūpēt pārkāpumu. Tiesneši tomēr šoreiz tiesneši vēl klusēja, tiesneši neskatīja piezīmi. Auder met tālmetienu, labi cīnās Liepājniece, vairāk kārtīgi dod atkārtot uzbrukumu, bet 3 sekundes līdz uzbrukuma beigām, jo netrāpīja pirms tam šķiet pa grozu stīpu. Tagad arī Jēkabsona uzmet kluso. Metieni ir, bet metieni nav tik precīzi, cik gribētu. Spēlētāji maina Liepājai. Spēlē iesaistās Emīlija Krista Grāva. 18. numurs. Viņa jūsu ekrānos. Liepājas rindās vairāk maiņas nav. Ļoti tā, teiksim tā, ritma ziņā mazāk maiņas mums izdara Armāns Misus, ņemot vairāk, ka tomēr ļoti pieredzējuši šit, ka dažs Liepājas spēlētājs ne visām ir tādu bagāžu uz pleciem. Liepāja būtiski sadalās 2 sastāvos. Pirmais sastāvs, kas ir liela pieredze, un otrs sastāvs, kas vēl šo pieredzi mēģina tikai iegūt, spēlējot V1 komandā Latvijas-Igaunijas turnīrā un šajā turnīrā Austrumēropas basketbola līgā. Tagad bumba pie Kristīnas Silrājas. Uz Jēkabsona bumba. Jau Vito piedāvā aizsāks, ejam bumbu atpakaļ. Pustālais metiens neprecīzi, iebrījušie metieni. Labi izspēle. Pick and pop sadarbības starp garo un mazo spēlētāju. Ja Vito tiek līdz metienām, bet šoreiz nesekmējās, ar ko atbildēs Slovāku basketbolisti. Neprecīzs metiens pats spēlētājs iegūst bumbu uzbrukumā. Lučija Kupčikova labi cīnās. Metiens pagalām nesekmīgs, bet atkārtots uzbrukums vēl. Patiesībā 6 sekundes uzbrukumā nav atkārtots, kas tīk netrāpīja. Vajadzētu nospēlēt tīri bez pārkāpumu. Sekundi līdz beigām izpildīs pustālēs metiens Ieva Vito iegūst bumbu. Tā nonāk līdz Auderei. Tiek meklēts saspēles vadītājs Ilze Jēkabsona. Rāda sadarbību Ragi. Šeit, ka Kristīna Silrāja tieks iespēlēt pa laikam pa saspēles vadītāju, jo pieminēja Maija Gertsona, kas ir otrā saspēles vadītāja Liepājas komandai, izkrīt savainojumu dēļ. Un tagad Silrāja labi nospēlē, pēdējā minūte jau sākusies. Agresīvi spēlēts groza apakšu. Sarūpē pārkāpumu pretiniecēm un sekos 2 sodmetieni. Ļoti ātri pagājusi pirmā ceturdaļa. Arī jāspēlē 34,7 sekundes, bet kopumā ņemot, jā, piezīmes ir daudz, bet rezultīvs basketbols, un tas mūs priecē. Liepāja ir spēlē arī tagad. Pēc 2 precīziem sodmetieniem Silrāja panāk neizšķirt. Uz tablo 34,7 sekundes spēlētāja maiņa. Un Liepāja pirmo reizi laukumā dodas arī Sabīna Lipa, spēlētāja, kur pavisam nesen arī izlasē bija piesaistīta. Tagad Baltijas kausā. Zinām, mūsu 16 un 18 zēnu un meitenes aizdīja cīņas pret Igaunijas, Zviedrijas, Somijas komandām. Un šķiet, ka 3 uzvars, 3 spēlēs, 18 meitenēm. Labā aizsardzība, grūts metiens. Labi spēlē ar Sabīnu Lipu, paņem uz muguras savu pretspēlētāju. Beāta Janoščikova neizpratnē, kā tik jauna spēlētāja, kā Sabīna Lipa, kurus redzēt jūsu ekrānos. Liepājniece spēja būt tik laba, tik agresīva, un beigās auguma pārsvars nedēļ vēlamo rezultātu. Pēdējās sekundes šajā te ceturdaļā, jau Vītos ņem piespēles, spiež tuvāk grozam, 3 sekundes Ilze Jēkabsona tālmetiens, vajadzētu būt precīzam.
Divi klusē metieni Ilzai Jēkabsonai, bet, kad tas ir vajadzīgs visvairāk, pēdējās sekundes ceturdaļā Ilza Jēkabsona ir precīzi. Liepāja noslēdz pirmo ceturdaļu ar 5 punktu izrāvienu no -2 liepājniecēm +3. Un gaidām otro set tikpat saistošo ceturdaļu pēc brītiņa. Gudri zinātnieki ir pierādījuši, ka žāvājoties cilvēks veidina savu smadzeņu. Liepājā gan neviens laiski nežāvājas, jo te treneris ir Liepājas vējš. Nelieliem ieskatam, daži no Liepājas sporta veidiem. Pret vēju, vēl vairāk pret vēju, vai arī pa vējam un ar elektrokartingu. Tā kā brauc uz Liepāju, izvējoties un izslēgt televizoru. Atsāksies spēle Liepājas Olimpiskajā centrā. Liepājniecēm uzbrukums pirmo ceturdaļu. Strīds bumbā ieguva tad bumbu Slovāku komanda. Bet tagad Liepājniece atbild labi, izspēles groza apakš. Acīmredzot mazliet nobijās. Gados jaunā Liepājniece Emīlija Krīs-Grau no tā, ka būs bloķēts metiens, tāpēc izpildīja diezgan sarežģītu metienu groza virzienā un beigās savā grozā Liepāja ielaiž 2 punktus. Labi izspēle Liepājai, bet tas, diemžēl, nedod rezultātu un uz tablo 23-22. Mazliet sakautrējās Emīlija, bet jācer, ka būs spēlē arī sekmīgas darbības. Tagad arī bumbu Liepāja neiegūst. Drīz arī atgriezis laukumā jau cits Liepājas spēlētājs. Labi nospēlē šeit jau Vīto. Sabīna Līpa izcīna vēl vairāk. Pat izcīna bumbu un vēl piezīme pretiniecēm. Tā kā Sabīna Līpa tiešām sev apliecina ļoti labi. Un nevelti viņi ir 18 izlasē arī viena no līderiem. Liepāja nāk laukumā Kristīna Petermana, kā es jau pieminu, Emīlija tiks nomainīta. Kaut kā pagaidām pirmais iznāciens nav tik sekmīgi bijis. Iespējams, ka Ants Mītskā varbūt nāks laukumā pēc kādu brīdi arī gados jauna Liepājniece, augumā ražēna spēlētāja, kur labi pacienies pa bumbām. Un Liepāja vajag auguma centimetrus, tas, kas pagaidām pietrūks, jo groza apakšā izteikti dominē viesu komandu. Tikmēr Audrei Pustāles metienu šoreiz nesekmīgi. Ātri mēģina pāriet uzbrukumā. Ar bumbu spēlē daudz spēlētājs, nebaidoties pašām uzbrukumu. Tagad izspēles tālmetienu. Un slovēņu basketbolists Teja Oblaka, numur 3, realizēja tālmetienu. Un atkal vadībā jau slovēņu klubs Good Angels. Slovāku, patēmīts. Peterman izspēlē uz tālmetienu. Sabīna Līpa tālmetienas, neprecīzi. Vajag apturēt. To arī norāda tiesneši. Šeit nesportisko piezīmi. Nezinu, kāpēc fiksēja tiesneši. Šeit noteikti nebija nesportisku atkāpums. Gan priekšā bija aizsargs. Jā, bija... Es vispār gribētu cerēt, ka šo noteikumu kādreiz atcels, jo tas saucās nespēlēja bumbā. Visu mūži mācīts, vajag apturēt ātru uzbrukumu. Trāptai bumbā tagad, kad tas spēlēties skrien. Tā doma ir tāda fibai, lai spēle netiktu apturēt, lai turpinās uzbrukums un lai nav šie pārkāpumi, kas vienkārši nozīmē bumbu ievadīt no sāna līnijas, piemēram, bet lai spēle būtu dinamiskāk, bet beigās iedodot nesportisko, manuprāt, vēl vairāk viss stāv nekā tas būtu tajā brīdī, tad būtu vienkāršā piezīme. Tas tikai mans viedoklis, bet manuprāt, ka šis pārkāpums neizdaļo noteikti basketbolu
šīs noteikums atvainojos. 2 precīzi sodu metieni, 23-27 rezultāts. Un turpinās arī Good Angels uzbrukums, jo viņām ir tā tiesība pēc nesportiskās piezīmes Liepainiecēm. Mazliet visur ātrāks ir Slovāks spēlētājs un arī noteikti auguma centram arī šeit veiksim. Nāk tālāk Rebekai Alenai, kuras metiens iekrīt grozā, tā kā Liepājas šajā te nesekmīgā iepriekšējā uzbrukumā, kā rezultātā izveidojas ātrais pretuzbrukums no Good Angels puses. Zaudēja ļoti daudz, zaudēja 4 punktus un 1 piezīmi spēlētājiem. Tas nozīmē, ka būs tagad vairāk jāies sprints. Liepāja uzsāk šo te ceturdaļu ar plus 3. Kristīna Petermana atgriezusies laukumā un ir sekmīgi šodien uzbrukumā. Viņai precīzi pustālais metiens 25-29. Rezultīvākā viņa Petermana tieši ar 10 gūtiem punktiem Liepājas rindās. Un savukārt viesu komandai visvairāk punktus gūsi ir vairāk spēlētājs patiesībā. 21. numurs Viktorija Bou, amerikāņu spēlētāja 6 punktiem. 6 punktus pievienojas arī Barbora Balintova, numur 9. Tā diezgan līdzvērtīgi sadalījušies punkti ir viesu komanda. Tikmēr Liepāja pievienojuši Petermanai 10. Savukārt nākamā rezultīvāk ar 6 punktiem ir Kristīna Silerāja. Sabīna Lipa mēģina pārtvert bumbu, viņa pārtvēra. Un šeit tiesneši, kur varēja arī, manuprāt, savukārt fiksēt piezīmi. Šeit fiksēja tomēr tikai centra autu. Kā Sabīna Lipa ar savu cīņas par atguvu Liepājai bumbu, pie tam vēl neļaujot pretniecēm pat tikt līdz metienam. Mēģināja pārtvērt, un tas izdevās. Liepājas atbild. Liepāja 2 punktus guva iepriekšējā uzbrukumā. Vajadzētu vēl gūt kādu pat tālmetienu, lai sadaldētu starpību. Sabīna Lipa izpild ļoti sarežģītu pustālā metienu. Pat viņa izcīna bumbu uzbrukumā. Lūkā spēlē Liepājas Sabīnas Niedvola visu daudz zina. Sabīna Niedvola savulaik pārstāv arī izlās, bet Sabīna Lipa varbūt netik daudz Latvijā pazīst. Tad es domāju, ka Sabīnas Lipas vārdu uzvārdu daudz atzīmē savos blociņos. Kārtējā cīnītāja no Liepājas, kur nepiekāpīgi abos laukuma galos un pie tam spēlē līdz galam. Iepriekš situācija ļoti interesanta. Metiens pa galam nesamīgs. Bieži vien spēlētājs tādā brīdī pārdzīvoja. Šeit kļūdījās piespēlē Druskīte un beigās pretiniecēm viegli 2 punktu. Liepāja nevajag daunēt šos vieglos punktus. Tas galvenais, ko Liepāja vajadzētu samazināt. Bet tad par Sabīnas Lipu pabeidzot izpildīts metiens un nevis nolaist galvu, kā tā sanāca, trāpīja tikai pa vairāk, bet cīņa līdz galam, patiet pakaļ atliekušai bumbai, izcīna bumbu uzbrukumā un uzreiz realizēt 2 punktu metienu. Tagad gan saslavēja Sabīna. Sabīna izpilda tālmetienu šoreiz pagalam nesekmīgi, bet turpina spēlēt ļoti interesantiem dribliem. Austrālijas basketbols, Rebeka Alena, viņa katru reizi nostaigāts. Viņa ir jūsu ekrānos, viņa man šķiet, kā drupa angļu vārdiņu pateica tikko klus pie sevs. Bet tas visiem nebija laikam jādzird tieši operators piezūmē šo spēlētāju, kur iepriekšējā epizodē nokļūdies. Minus 4 Liepāja, 6 minūtes un 9 sekundes jāspēlē. Kristīna Silerāja bumbu. Ļoti cieši viņa pieskata pretinieču spēlētājs. Un, protams, ka Liepājai ir izteikts dažs līderis, un tās arī tiek īpaši pieskatītas. Un Liepāja šajā turnīrā sekmīgākās ir Kristīna Silerāja ar 13 punktiem un Kristīna Druskīte 13,4. Neizpārtiski, kā prasītos. Armāns visus pareizi parāda. Bet šeit spēle bija bumbā tieši tāpat. Armāns arī izrāda. Es neko vairāk kā pašu epizodu kādu iepriekš, bet ne šoreiz tiesneši tomēr saskatīju šo pārkāpumu, ka mazliet maigāk un tāpēc tikai piezīme, bet arī 2 piezīmes ir tikpat, cik Liepājai. Šajā ceļā viesu komandai, abām komandām pa 2 pārkāpumiem. Šajā 10 minūtē un es varu metienu gan Liepājai, diemžēl nebūs jāizpild. Un rezultīvākā, tad vēl nākamā ir šīm 2 dāmām par 13 punktiem. Piezīme uzbrukumā jau Vītolai, jau 2. piezīme uzbrukumā šīs dienas spēlē. Daudz spēles no Liepājas puses esam redzējis, bet es neatceros, ka iebūtu pelnījis daudz piezīmes uzbrukumā. 9,8 punktu vidēji šajā turnīrā savukārt ir Ilzai Jēkabsonē, bet labākā cīnīt pat šiem bumbām Liepājai ir Kristīna Silerāja 5,2 bumbas, 6,6 ir Kristīna Druskīte. Tas mazliet par statistiku no Liepājas pozīcijām. Tagad piezīme uzbrukumā savukārt fiksēta pretiniecēm. Tā daudz basketbola, terminoloģijā tāds strīdīgs epizodes, jo abu komandu treneri noteikti nav priekā gan par nesportiskām, gan par piezīmu uzbrukumā. Bieži vien liekas, ka tiesneši kaut ko saredz, kas tur nebija. Bet šodien jau kārtējā piezīme uzbrukumā fiksēta šīs dienas mačā. Un 3 piezīmes, tāds līdzvērtīgs rādītājs šajā te
statistikas ēlīte abām komandām 3 pārkāpumu šajā ceļā. Kristīns varēja pilnīgi brīvs pustālās distances, nopauzē komandas kapteini un realizē pustālo metienu. Sadaldies starpība līdz viena metiena tiesai. Tā kā Liepāja atkal ir spēlē, bet jāteic 5 minūtes vēl jāspēlē trešajā ceļā pirmajā puslaikā. Tā kā ļoti daudz vēl laika un gribētos cerēt, ka tomēr daudz notikumu notiks, bet tā arī notiek, ka Anja Juļčenko ļoti pacietīgi nospēlēs groza apakšu augumā ražēnu spēlētāji. Nav vispopulārākā, titulētākā spēlētāja viesu rindā šodien. Viņa gan ir pieteikumā, bet uz šīs dienas pieteikumu neredz viņu, vai viņa atbrauk uz Liepāju, vai kāds savainos grūti pateikt, bet katrā ziņā Zuzana Žirkova, kas slavenākā slovāku basketbolistu, kur aizved pēdējo sezonu profesionālā karjerā, ir šajā komandā pieteikuma, bet šīs dienas spēlē gan viņam atrodam. Tikmēr precīzi tālmetiens padodas Kristei Druskītei, tā kā arī Liepāja atbild ar sekmīgu darbību. Un rezultātā tikai 1 punkts starpību uz tablo. Neprecīzi tālmetiens. Liepāja steidz ātri uzmuku Ilzi Jākapsonu. Druskīti tomēr iepauzē, mēģina atrast labāku iespēju noslēgt šo te uzbrukumu. Peterman pamāna, atspēle Druskītei, kur vien tālmetienu realizēja. Mazliet aizķirās viņam pretspēlētājs, Cerods piezīme, šoreiz tikai auts. Arī bumba paliks Liepājas komandai. Vēl jāspēlē daudz sekundes uzbrukumā, 13 konkrēti, Druskīti tālmetiens. Viens bija precīzi, šau viņa vēlreiz pagroz no tālās distances, šoreiz bez panākumu. Tagad gan kļūdās Good Angels un Liepāja labdarbība aizsardzībā. Četras minūtes jāspēlē pirmajā puslaikā. Iespējams, ka Good Angels nebija gaidījuši tik smagu spēli, vismaz pagaidām. Jā, viņām ir nospiedoši pārsvars groza apakšā, bet Liepāja atrod arī sev iespēju daudzējādā ziņā uzbrukt. Un tagad atkal kārtējo reizi labi nospēlē aizsardzību uzbrukumā Liepājniec. 4. piezīme tā ir jau Slovāku komandai. 2. pārkāpums Barbarai Balintovai. Un katra nākamā piezīme tiks atalgot ar sodmetieniem, ja šis pārkāpums, protams, nebūs uzbrukumā. Tā ir ļoti interesanta epizode. Anna Juļčenko uz plaukstas paņēma bumbu, no viņas arī bumba atstāja gala līniju. Redzēt abas garākās spēlētājas, tad cik vienā un otrā komandā Ieva Vītolai augums 1,87 m, savukārt pretspēlētāja Juļčenkovai 1,95 m. Tā kā tik izteikti liels pārsvars augumā ir Juļčenkovai, savukārt Druskīti saņem jau 3. piezīmi šīs dienas mačā. Cīnoties par atkārtot iespēju uzbrukt Liepājas komandai, viņiem 3. piezīme arī Liepājniecēm. Ir 4 pārkāpumi, tāpat kā pretiniecēm, un rezultātā 1 punktu starpība. Tikai 1 punktu pārsvars ir viesu komandai, tas nozīmē, ka ļoti līdzīgi pagaidām rīt spēle. Labi nospēlē aizsardzībā Kristīna Petermana. Vispār Petermanai šodien ļoti labi spēle, gan 10 gūt punktu, gan arī tagad aizsardzībā. Īstajā brīdī vienkārši neļauj bumbu saņemt spēlētāju groza apakšā. Atbruņot viņi tiek, un tagad jau Liepājas uzbrukums Petermanai bumbu gan izslīt, bet Druskīti mazliet pamāna tiek garām pret viņu piezīmi un sodmetēm. Pirmās, kas izmanto piezīmi nāstu pretiniecēm, ir Liepājnieces un iespēja izvirzīties atkal vadībā. Skatāmies atkārtojumā Druskīti Petermanai. Šeit Petermana bumba izsit. Tālāk atspēle Druskīti pamāna, kad dosies pa kreisi. Beigās dots pa labo pusi un sarūpē pretiniecēm pārkāpumu pašai sodmetiem. Un Liepājai neizšķirts uz tablo. 2 precīzi sodmetienu lietiešu basketbolistei, 34-33. Runājot vēl tad par izspēli, kas ir svarīgi, tad Liepājai svarīgi uzvarēt visās spēlēs, lai varētu vēl cerēt uz iekļūšanu nākamajā kārtā. Labāko 8 komandu pulkā, tātad 4 no šīs C grupas un 4 no D grupas. Turpinās cīņa par titulu EVBL turnīrā. Savukārt komandām, kuras jau, var teikt, ir garantējuši savu vietu kā Good Angels, patiesībā ir svarīgi arī izcīnīt uzvaras pēc iespējas vairāk, jo saucamo krustu spēlēs. Pirmā vieta no C grupas ar 4. vietu no D grupas. Tas nozīmē, ka ir iespēja iegūt relatīvi vājāk pretinieki, ja viņām būs labāk bilants, tā kā nevar atļauties arī viņas zaudēt. Tas nenozīmē, ka viņas atbraukuši šeit priek pēc uzspēlēt. Šis formāts paredz, ka jebkurā turnīra stadijā ir svarīgi cīnīties par uzvaru.
Nu, tāpēc arī Good Angels visticamāk. Tas pagaidām noteikti nav gandrīz par parādīto sniegumu laukumā. Viņām gan ir tagad +1 pēc pēdējā uzbrukuma. Druskīt apspēlē, bet tiesneši fiksē nostājot. Divas minūtes 30 jāspēlē pirmajā puslaikā. Nu, ļoti ceru, ka šāda arī ritējas cīņa vismaz pirmajā puslaikā, lai uz otro puslaiku mūs vēl sagaida ļoti interesanta spēle. Lai vēl nekas nebūtu zināms. Nu, šeit ļoti slikti nospēlē Liepāja aizsardzībā. Nezinu, kurai bija jāpieskat šī te Austrālijas basketbols, bet Alēm nepieskatīja grozu apakšā un 34-37. Nu, vairāk kārtīgi, protams, pieredze dara savu, to ļoti pieredzējusi komandu un pieminēja, ka viņas piedalās Eirokausa top 16 fāzē, un kāds instants stāsts, jā, šī komanda, proti Good Angels un arī TTT Rīga, attiecīgi savas pretinieces pārspējas, tad tieši vien pret otru tiksies jau nākamajā fāzē šajā te turnīrā, proti Eiropas kausā. Tā kā, nu, abas komandas vēl var tikties, bez tā, ka viņas tikušās jau ir šajā turnīrā, Austrumēropas basketbola līgā, arī var tikties Eiropas kausā vien pret otru. Neprecīzs uzbrukums Liepājai. 34-39. Amants Mīstus pieprasa minūtes pārtraukumu, minūte 41, kad jāspēlē. Cerot, ka izdosies vēl meitenes noskaņot uz šo īso nogriezi, minūte 41, lai jau attēlu iegūtu pārtraukumā un ar labāku skatu skatītos uz otro puslaiku. Šobrīd -5 bija Liepāja +1, 6 punkti pēc kārtas ir zaudēti. Tā kā jāsabar meitenes vai jānoskaņo cīņai vēl atlikušajā laikā spēles pirmajā puslaikā. Lai arī, protams, un pieminējis, ka Liepāja daudz kļūdas un varbūt nevienmēr izdodas tik līdz sagatavotiem metieniem, bet kļūdas skaits tomēr vairāk kļūdas pieļāvuši ir tieši Good Angels spēlētājs. Viņam 9 kļūdas, Liepājniecēm 6, nu cīņā pat atliekšanām bumbām. Protams, pārāks ir Slovāku basketbols, viņam 23 atliekšanas bumbas, 6 pie Liepājas groza, nu Liepāja 15 atliekšanas, tad -8 šajā rādītājā, bet Liepāja 5 bumbas uzbrukumā, kas nozīmē, ka cīņas par Liepāju tiešām viss ir kārtībā un varbūt šo te augumu centimetra trūkumu kompensē Liepāja cīņu. Šeit ļoti dīvainā brīdī pārkāp noteikums Slovāku spēlētājs, kurš kaut kur mazliet arī bija apmaldījušās. Konkrēt šī basketbolista Barbora Balintova, kurai personīgi 3. piezīme, bet komandai ir jau 5 pārkāpumi. Viņa nosūta vienkārši sodītēm atzīmes Liepājas spēlēt Ilzi Jēkabsonu. Tāpēc arī viņa nomainīta laukuma atgriež Teja Oblaka aizsardz, kur 90. gadā dzīvos. Nu, vispieredzējušā, kad pieminēja Zuzanu Žirkovu, kura nepiedalās šeit Liepājā turnīrā, vismaz šīs dienas spēlē, 80. gadā dzīvos spēlētāji, bet kopā ņemot Lučiju Kupčikovu, 13. numurs, 84. gads, 85. gads Anna Jučenkovu. Nu, tad ļoti pieredzējuši spēlētājs, kurām pār pa 30 gadu slieksņiem šobrīd un noteikti var dot ļoti vērtīgu ārtavu savai komandai cīņās arī šajā turnīrā. Nu, viņas ir neapšaubāms favorīts arī Slovākijas čempionātā, kuras pieminēja, ka viņām pagājušā gadā nebija nevienas zaudējums. Vismaz, nu, cik man pacietība bija ilgi skatīties kalendārā, tad flashkaurā, kā zinām, tur vairāk turnīru apvienot, nu tad ik pa laikam rādās tur Eiropas kausa standīgā un rezultātā, kā viņām ir, un tad ik pa laikam arī Slovāku turnīrs, bet neatrod nevienu zaudējumu. Pagājušā gadā un finālā ļoti pārliecinoši viņus uzvarēja. Tagad precīzi nospēlēja Liepājas komanda, tad Jēkabsoniem pēdējie punkti. Realizēja pirms tam viņa vienu sodmetienu, tagad Jēkabsoni precīzi tādā backdoorā, jeb ieskrienā pa gala līniju, saņem labā brīdī piespēli, realizēja 2 punktu metienu. Un šobrīd, kad līdz galam Liepāja gluži var spēlēt, 6-7 sekundes šķir starp uzbrukuma laiku un puslaiku laiku.
šobrīd uz tablo, bet Liepāja -2, un ja būs sekmīgs uzbrukums, atliek vien īsā mazā aizsardzībā nospēlēt vēl sekmīgi, un tas, kas zina, mūs sagaida tomēr pie neizšķirt otrais puslaiks. Kristīna Petermana, māja kustība, pat neizšķirās pa metienu, jau Vītola. Petermans metiens uzbrukuma pēdējā sekundē, un Liepāja šādu taktiku pielietoja pirmās sadaļas izskaņā. Tā metiens precīzi, Liepāja pat ir vadībā un neizspēja Slovāku komandu reiz ievadīt bumbu spēlē. Metiens no laukuma centra, ceru, ka tikai pa stīpu. Olimpiskā centra groz, tomēr ir man groz, viņi man paklausīja šoreiz. Neprecīzs uzbrukums Slovāku komandai un uz patīkams nots mēs sagaidām otro puslaiku, sekmēs no metieniem no distances. Petermanam ir 13 punktu gūt pirmajā puslaikā. Liepāja par vienu vairāk kā gūt Angels komandai no Slovākijas. Puslaika interviju piedāvāsim jums ar Kristapu Zeidu, bet mēs jums tiekamies pēc minūtēm 11. Gudri zinātnieki ir pierādījuši, ka žāvājoties cilvēks veidina savu smadzeņu. Liepājā gan neviens laiski nežāvājas, jo te treneris ir Liepājas vējš. Nelielam ieskatam, daži no Liepājas sporta veidiem. Pret vēju, vēl vairāk pret vēju, vai arī vējam un ar elektrokartingu. Tā kā brauc uz Liepāju, izvējoties un izslēgt televizoru. Jaunie ēdiena gatavošanas trauki no Fiskars. Katrai plītsvirsmai vajadzīga atšķirīga panna. Fiskars ir radījis jaunas, katrai plītsvirsmai visefektīvākās pannas. Tagad ir tik viegli katrai plītsvirsmai atrast atbilstošāko pannu. Jaunā Functional Form no Fiskars. Florida Keys, there's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a still drum. Es pieļauju, ka daudziem tādiem, kas nesako basketbolam īpaši tuvu, tavs vārds būs svešs. Tiem, kas varbūt seko nedaudz vairāk, būs vairāk ko dzirdējuši, bet, manuprāt, 26 gados tev ir ļoti spilgta, spoža un plaša pieredze jau bijusi. Viennozīmīgi krāsaini, un man ir paveicies. Viennozīmīgi paveicies pa šiem gadiem būt vairākās valstīs pastrādāt un redzēt daudz ko un mācīties. Un es cenšos, kā jau tu teici, ka priekš treneris es ļoti jauns. Un es cenšos kā sūklis visu informāciju sasūkt, pierakstīt, pēc iespējas vairāk uzņemt un filtrēt cauri. Saprast, kas man pašam ir derīgs, vajadzīgs un kā to pielietot praksē. Tu esi sapratis to filtru, kā izfiltrēt to, ko tev vajag un ko vajag atmest?
Vai tas iet tikai caur praksi, izmēģinot kaut ko? Nu, es domāju, ka tas ir jāmēģina un kaut kur vienmēr, kā mans šobrīdējais galvenais treneris Juris un Braško teica, strādājot pa treneru, tu vienmēr kaut kur bišķīt eksperimentē, jo tu jau nezini nekad, kas strādās. Varbūt vienā komandā strādā viena lieta, citā kaut kas pilnīgi cits. Tāpēc tas iet ar kaut kādu eksperimentu, jā, mēģinot kaut ko darot, pierakstot, pastoties apakaļ kaut kādus vecos pierakstus plānus, skatoties, kas ir darīts, ir izveidojis kaut kāds priekšstats, kas varbūt vairāk, neteiksim, strādā vai nestrādā, kas vairāk patīk pašam un kā pašam gribētos veidot to komandu un strādāt, bet es galvenais treneris neesmu jau kādu laiku bijis kopš LBL 2 laikiem, tā kā mēs vēl pagaidām tikai mācos un sūdzu to visu un cenšos tikai vēl sagatavojos tam brīdim, ka būs jāsāk pašam trenēt. Ir teiciens, ka labs treneris nekad nav iemācījies visu, viņš vienmēr mācās, pilnveidojās un tā tālāk. Kāda ir tava pieredze bijusi ar tiem galvenajiem treneriem, pie kuriem tu esi strādājis? Tu esi redzējis tos, kuri tiešām mācās, pilnveidojas un arī paši kaut ko jaunu mēģina, vai tomēr ir bijuši arī tādi, kas turās pie jau gadu desmitiem ilgām savām metodēm? Nē, man ir viennozīmīgi paveicies ar visiem treneriem, ko es esmu strādājis, galvenajiem treneriem un arī visiem vispār kopā treneriem, ko es esmu strādājis. Ar visiem man ir izveidojis ļoti labs kontakts. Vēl tagad es kontaktējos, varu jebkurā brīdī uzzvanīt un parunāt par basketbolu, lūgt padomu. Un tas nav tikai treneriem, ko es strādāju kopā vispār dzīvē, ko es esmu saticis. Es cenšos ar visiem no katra kaut ko paņemt un mācīties. Un arī tie treneri, ko es esmu strādājis, visi tomēr cenšas ņemt kaut ko jaunu, kaut ko mācīties, kaut ko paeksperimentēt. Mēs ļoti daudz esam diskutējuši, skatījušies video, analizējuši mūsdienās tas video, gan pēc spēles analīzes, gan pretinieku spēles skautošana. Tas ir tomēr ļoti liela daļa no basketbola. Un visi cenšas vienmēr kaut ko jaunu izdarīt, jo tas basketbols jau nekad neapstājās. Viņu tās tendences ir katru gadu kaut kas jauns. Mūsdienās atkal jau Eirolīgai ir pilnīgi jauna tendence, kad mēs skatāmies pēdējās Eirolīgas spēles, visos lokos mainās. Jā, vienalga, lielais, mazais, viss mainās. Fenerbahčs mainās, Olimpiakos mainās, CSK mainās. Un tas ir atkal pilnīgi kaut kas jauns, jo kādu laiku nekas tāds nav bijis. Ja pirms tam bija kaut kādas varbūt pat 3 maiņas pie pikanoliem, tagad vienkārši viss mainās un sit ārā. Un tas basketbols jau paliek tāds, kur tīri uz indālo. Viņi samainās un tad tev ir jāizdomā, vai tu spēlē no āras, vai tu dod bumbu apakšā. Un tagad tur vairs tās kombinācijas neiet. Tik ļoti cauri, tur ir indāla meistarība vairāk. Bet tas droši vien ir saistīts ar to, ka tas basketbols pilnveidojas un spēlētāji kļūst fiziskāki, spēcīgāki un arī ir iespējams šīs maiņas. Vairs nav tik nevienlīdzīgas tās maiņas. Viennozīmīgi, jā. Pasties, ja mēs, piemēram, paņemam, kad mums ir saspēlētājs Žants Pēners, 2 metru garš, viņš var ideāli, viņš var mainīties, vai arī mums ir 4. 5. numuri, kas ir mobili, kas var uzbrukt no āras. Okay, tas ir NBA variants, bet ja mēs paņemam kaut kādu porziņu, viņš var mest 3 punktu metienus, viņš var spēlēt ar driblu. Tas pats aizsardzībā. Viņi ir gatavi sekt tos mazos spēlētājus, viņi ir gatavi nostrādāt kājās un tādi izteikti, spēcīgi, statiski centri vairs nav modē. Ja mēs paņemam šo Fokls Sortsonītis, viņš šobrīd nevar atrast darbu. Viņi paņēma tikko Grieķijas klubs uz trajautu, un viņš bija, pirms pāris gadiem viņš bija dominējošs, pie Davida Blata Makabī viņš bija dominējošs centrs. Šobrīd nē, un es domāju, ka tas ir tieši tāpēc, ka ar viņu ir problemātiski spēlēt aizsardzībā. Jo tie mazie spēlētāji ir ātri, tas basketbols ir fizisks un viņš vienkārši netiek līdzi. Var teikt, ka pozīcijas saplūst. Jā, viennozīmīgi tās pozīcijas sāk palikt relatīvs jēdziens jau. Kā tu saprati, ka tu gribi būt treneris? Jo jauniem cilvēkiem mēdz mainīties domas. Nav bijuši varbūt kādi brīži, kad tu esi domājis, varbūt kaut kas cits jāpamēģina. Mēs pa lielam jau tas sapnis bija kaut kur līdz kaut kādiem, nevis līdz, bet no kaut kādiem 16 gadiem jau bija tā ideja, ka gribētos. Un es atceros, ka es biju jau galīgi maziņš skolas streetbolā kaut kādā 4. klasē. Es jau ņēmu līdzi izprintētas lapas un zīmēju saviem klasbiedriem, ko mēs darīsim. Es neatceros, ko es tur zīmēju, noteikti kaut kādu murgu, bet bija kaut kur jau tas iekšā visu laiku sēdēja, ka gribējās būt par treneru. Tā spēlētāji, tā ideja būt par spēlētāju gandrīz vispār nekad nav bijusi. Arī pats nebija tik fizisks un varbūt pārāk vēl sapratu, ka tas basists patīk tik ļoti, kad bērnībā bija arī kaut kāds visāds blakus nodarbs, kas varbūt mazliet atņēma to laiku no tā basīša, ko tagad varbūt gribētos pagriezt apakaļ. Bet bija tā ideja jau no 16 gadiem, bet tad tas likās, ka ja pats nespēlē basketbolu profesionāli, tad ir diezgan grūti
tajā laikā likās diezgan nereāli kļūt par profesionālu basketbolu treneri, ja tu neesi spēlējis basketbolu. Un tad sāku strādāt ar bērniem, bet kaut kā tā karjera man paveicās un iegrozījās tā un bija arī spējīgs un ārā nekritu. Un te es esmu un strādāju ar profesionāļiem jau 3-4 gadus. Un es ļoti apmierināts. Tā pirmā pieredze tev arī laikam bija līdz šim vienīgā galvenā trenera amatā. Jā. LBL2, ja mēs pieņemam, ka LBL2 jau ir tā kā uz to profesionālo līmeni. Jā. Tur man arī veiksmīgs aptāks aktīvs dēļ. Tur man jāsaka paldies Artūram Kramiņam, Geto Basket, vienam no labākiem spēlētājiem, ko arī turpatās arī Geto Basketā sapazināmies. Sākām runāt, es strādāju ar bērniem, viņš piedāvāja braukt palīgā kā asistents. Viņiem veidojās LBL2 komanda Bauskā, tas bija pirmais gads Bauskai. Piedāvāja braukt kā asistents, es, protams, piekritu. Man tajā brīdī tas bija ļoti liels izaicinājums un pieredze, aizbrauc tur. Un sakrīt tā, ka tas treneris, kas tur bija galvenais treneris, tajā brīdī nebija vasarā tik gatavs uzņemties to visu. Un es vadīju treniņus, viņš redzēja, ka ir ok, komandas tas ģenerālmenedžers un veidotājs arī bija ļoti apmierināts, un jau kaut kad augusta beigās, septembrī piedāvāja viņu man kļūt par galveno treneri. Nevilcinoties piekrīt, man likās interesanti un liels izaicinājums. Un tā sezona izvērtās priekš pirmā gada, es uzskatu, viss kopumā tā sezona izvērtās veiksmīgi. Jā, beigas, bišķīt sāpīgi, mēs zaudējām playoffā. Pirmajā kārtā, pirmo spēli, ja nemaldos, pat 4, otro pat 2 punktiem, kaut kā tā. Tur bija līdz 2 uzvarām, bet mēs bijām 6. vietā. Un, man liekas, ka vienīgā komanda, ko nevinējām, bija tikai LSPA tajā gadā. Un, bija laba sezona, man milzīga pieredze. YouTube'ā es esmu redzējis, es iesitu tavu vārdu YouTube'ā un redzu skautingu video. Artūrs Kurucs, Rodions Kurucs, Andrzejs Pasešņiks, Dēvis Gēks un tā tālāk, un pat Sabonis jaunais. Kas tas ir? Tas ir projekts Scout Basketball. Es biju pirms 2 gadiem vasarā, es biju Kanārija Basketbola akadēmijā uz 2 nometnēm, 3 mēnešu garumā kopā šajā akadēmijā. Uz vasaras nometnēm. Viņi katru vasaru veido nometnes. Viņi tur brauc treneri no Spānijas, brauc spēlētāji no visas pasaules, no Āfrikas, Ķīnas, Eiropas, Amerikas pat bija spēlētāji brauc uz šīm nometnēm. Un es ar viņiem sakontaktējos, biju kontaktā jau kāds 3 gadus, un tad viņi man piedāvāja braukt uz vasaras nometnēm ar iespēju varbūt arī palikt nākamajā sezonā, tur strādāt. Es, protams, piekrītu, tas bija interesants izaicinājums un ļoti laba pieredze. Aizbraucu tur, un tur es sapazinos ar vienu Spāni, kuram šis bija jauns projekts, tas Scout Basketball projekts. Viņam tā ideja ir veidot datubāzi ar video, kuru pēc tam Amerikas koledžas var atrast pilnīgi jebkuru jauno spēlētāju, sākot no kaut kādiem 14 līdz pat 18 gadiem. Viņi var apskatīt visu statistiku, video, kas tiek atjaunots katru gadu. Tur ir jauns video par to spēlētāju iekšā tīri skautinga nolūkos, kad viņi meklē spēlētājus, jo spēlētāji ir šausmīgi daudz, un viņiem tādas datubāzes ir tiešām pieprasītas. Un viņš redzēja, ka es arī taisu video, mums izveidojas labs kontakts, viņš piedāvāja iesaistīties šajā projektā, palīdzēt viņam ar video izveidi. Tagad sezonas laikā tas ir mazliet palicis maliņā, tāpēc, ka tas laiks nav tik daudz, jo tur ir tiešām jāvēlt liels laiks, lai izpētītu spēlētāju, lai uztaisītu kvalitatīvu video un lai tiešām parādītu viņa stiprās un vājās puses. Tāpēc sezonas laikā tas ir mazliet novārtā atstāts, bet vasarā, tad, kad ir laiks, es ar viņu kontaktējos un es viņam lēnām palīdzu. Viņš tur ņemās, es tur tajā projekta izveidē un attīstībā tik ļoti neiesaistos, bet ar kaut kādiem video es viņam palīdzu un kontakts man ar viņu ir. Tā esam atpakaļ Liepājas Olimpiskajā centrā, vietā, kur notiek Austrumeiropas basketbola līgas spēle starp Vegvens Liepāju komandu no Latvijas, protams, pret Slovāku komandu Good Angels. Liepāja pēc pirmā puslaika vadībā 40-39 pret ļoti titulēto komandu, kur pirms pāris gadiem vēl spēlēja Eirolīgā. Un Liepājniecēm sekmes ir devusi tieši Kristīna Petermana, kurai 13 punkti šīs dienas mačā, lai arī 3 pārkāpumi, bet viņas metiens uzbrukuma pēdējā sekundē.
pirmā puslaika izskaņā vēl liepājniecēm vadība. +1 vairāk kārtīgi mainījušās ir vadība šīs dienas spēlē. Konkrēti 7 reizes bija neizšķirts un 7 reizes arī vadības mājiņa, tā kā tiešām līdzīga spēle, bet lielāko spēles daļu gan jāteic ir lielāko vadību arī bijuši vadībā tieši viesu komanda Good Angels spēlētājs. Tad Good Angels savā laikā ir spēlējuši pat FIBA Eirolīgas 4 fināla. Tik tālu tikusi ir šī komanda, šobrīd Eirokaus top 16 komanda, gluži tāpat kā Latvijas TTT Rīga, kur jau šodien vienu spēli uzvarēja šajā turnīrā, pārspējot Astana Tigers vienību no Kazahstānas. Ļoti pārliecinoši. Un savukārt Liepāja, kā redzam, šobrīd arī dzeni ir vadībā. Pat tehnisko protokolu, pa statistiku sakot, tad Liepāja no tālās distances realizēs 5 no 17 metieniem procents. Ne tas labākais, 29% precizitāte. Savukārt pretiniecēm tikai 1 no 7 bijis precīzi, pie tam diezgan ātri. Šo tālmetienu realizēja šķiet, ka viesu komanda. Groz gan neskaidrās rāda tiesneši, šobrīd pārkāpums ir Liepājniecēm, šķiet, ka Druskītei. Ne, tomēr nedruskītei. Jā, tomēr ir Druskītei 4. piezīme, kas, protams, ir ļoti bēdīgi Liepājas komandai. Maz spēlēja šodien Auderi. Viņi realizēja 2 sodmetienas, bet kopumā ņemot minūtes Auderē laukumā bija tikai 6. Tā kā vēl Auders, teiksim, punktu pienesums varētu nākt klāt Liepājai, bet pagaidām uzsākot otro puslaiku nesekmīgs uzbrukums bija vieskomandai. Arī Liepājnieks tiek apzakts. Tagad ātrajā pārējā tā ļoti, varētu teikt, pavirši zaudēts grozs, zaudēt punkti, jo neskrēja atpakaļ Liepājas komanda. Redzot, baidoties par kādu nesportisko piezīmēm, vienkārši redzot, ka pretiniecēm ir jau pārsvars skaitliskā ziņā, un tāpēc Liepāja vienkārši ļauj gūt 2 punktus pretiniecēm. 8 sekundes uzbrukumā Ilze Jākapsona labi nomāna, realizē vienu tālmetienu Ilze, gan aizmet arī garām vairākus, konkrēti iemet 1 no 4, 1 no 4 precīzi ir Ievai Vītolai, un tālās distances. Precīzi no tālās distances 2 no 2 Kristīnai Petermēr. Tāpēc, ja Kristīna pieminēja, viņa labi cīnās, labi spēlē aizsardzībā. Kopumā ņemot 10 pārkāpumu bija. Pirmajā puslaikā Liepājniecēm 12 piezīmes viesu komandai, bet tagad otrā puslaika sākumā jau 2 piezīmes izprovocēts tieši Liepājas komandai, kas nozīmē, ka Dārmanam visus noteikti rūpju pārņemts vaiks, jo vairākām līderēm ir piezīmes, un tas nozīmē, ka mums jāmeklē papildu spēku rezervēs. Atkal spēles groza apakš, kā lielākoties šīs dienas spēlē arī Good Angels ir spēlējuši, šoreiz atrast uzbrukuma noslēgumā Viktorija Bou, kur 6 punktus bija guvusi pirmajā puslaikā, tagad atbild vēl 2. Petermana atrod jau Vītolai pustālais metiens, apspēlē viņa savu sedzēju, nevis vienkārši izpild metienu no vietas, tas pat ir labāk, arī parāda, ka ar driblu viņi var tik garām savam sedzējam. 2 punktu grozā un pretinieks mēģina ļoti ātri palielināt pārsvaru, tas neizdodas, rezultātā tikai 1 punktu deficīts ir vajag viens Liepāja komandai. Ilze Jākapsona Petermanai. Petermana pamāna, bet neizpild metienu. Saspēl pagaidām tikai pa perimetru. Druskīt Petermanai. Petermana nomāna. Tālāk met tālmetienu, šoreiz izgriež bumbu. Lai arī ļoti tuvu bija rezultātam arī šajā uzbrukumā Petermana. Tagad apspēlēja savu sedzēju atkal Viktorija Aleksandra Bou, amerikāņu basketbolistu, kurai 10 gūt punktu viņa rezultīvākā spēlētāja viesrundās. Silverāji, Jākapsonai, Jākapsona Druskītei. Vairs uzbrukumā tikai 5 sekundes, netiek garām sedzējām. Jāizpild atkal tālmetienus, neprecīzi. Bumbu iegūst Slovāku basketbolists. Ļoti daudz Liepāja paļaujas tālmetieniem, bet atkārtoši vēlreiz tomēr auguma pārsvars ļoti izteikts. Arī viesu komandai tikai loģiski, ka Liepāja nav iespējas tik līdz groza apakšai. Tas nav labas sadarbības, izraustot pretinieku aizsardzību. Ja, tomēr mazliet pietrūkst spēkā, ņemot vairāk šīs meitenes spēlē daudz minūtes. Tad skaidrs, ka jāmeklē ir veiksmi no tālās distances. Ļoti tā cer, ka veiksim arī mazliet vairāk Liepāja uzsmēgas. Ilze Jākapsona iedzīts slazdos pret 2 pretspēlētājiem. Tiek viņa ārā. Ne pavisam viegli, bet tiek. Silverāji lauž uz groza apakšu, izpild metienu šoreiz bez noteikuma pārkāpumu. Un arī bumbu jau Slovāku spēlētājiem. Piespēles groza apakšu un Druskīt. Atvainojos, tā ir Auderi, jā, nepieminēja spēlētājs maiņu. Auderei piezīme.
Viņai otrā piezīme. Un spēlētāja mājiņa Good Angels rindās. Riešu laukumā Dominika Babūrova. Tad pieminēja, kad ir vairāks leģionārs. Slovēņu spēlētāji numur 3, numur 5 ir Austrālijas basketbolists, numur 11 Čehu spēlētāji, kur gan Romāna Štehlikova, jā, ir vairāk kārtīgi tikus pie punktiem. Arī tagad, labi piespēles groza apakšu. Tā kā mazliet aizķērās arī Liepājas uzbrukums. Meitenes nepaskatījās, ka Kristīna Silerā jau saulaicīgi devusies uzbrukumā. Atliek vien tikai piespēlēt, un tā arī notiek Liepājai 44 pret Niecem 47. Tad 4 leģionārs ir viens rindās, un Liepājai tikai viena spēlētāja. Tā no Lietuvas, var gribēs teikt, mūsu paša meitene, Broļukas, basketbola skolas pārstāv. Neprecīzs uzbrukums Good Angels komandai. Komanda spēlēm arī mazliet kā pa viļņiem. Tad, kad komanda noskaņojas pret Good Angels, tad tāda enerģija no šīs komandas nāk ārā un ātrākas piespēles, ātrāk uzbrukuma noslēgumu. Bet, kad komanda ir mazliet aizmigusi, tad Liepāja ik pa laikam mēģina arī pārsteigt ar sekmīgiem uzbrukumiem. Un šeit jau varēja atpazīt, ka Ilze Jakobsona adresēs tālāk piespēli. Kristīna Silerā pārkāp noteikums ne jau tik pie 2+1 gājienu. Ir vienkārši pārkāpums un minūtu pārtraukumu pieprasa. Ar mans mīsus, nevarētu teikt, ka komanda nav spēlē, bet, manuprāt, varētu vairāk izmantot šīs te iespējas noslēgt uzbrukums un mazliet labāk arī aizsardzību vajadzētu nospēlēt. 4 piezīmes tomēr ir jau Liepājas komandai, tā kā minūtes pārtraukums beig viens komandai šobrīd. Jūs ekrānos spēle tiesnieši, pieminēt tādos interesantos formas tērpos, ļoti apsveicami ir tas, kad šīs te logo krāsās, nevis vienkārši logo uzliks kādu starptautisku FIBA krekliņu, bet uz tādu interesantu krāsu pasūtīt ir tiesnešiem arī galdiņš šādos krekliņos šeit ir redzams zālē, grīds puikas un tā tālāk, tā kā ļoti, ļoti augstā līmenī turnīrs no tādām mazām niansītiem veidojas viedoklis par turnīru un aprunāties arī ar Edgaru Zanderu, kurš ir ģenerāls sekretārs, šķiet tāds viņa amats ģenerāla direktors, pieminēja, kad plānā ir arī nākamā gadā, protams, šo turnīru vēl vairāk attīstīt, it kā uz 16 komandām vajadzētu iet, un ir arī dažas eksotiskas valsts jau pieteikušos, arī tā skaitā arī Zviedrija, varētu būt nākamgad pārstāvēt, tā kā ļoti ceram šis turnīrs tiešām augs un augs vien vairāk interesantas komandas labprāt šeit turnīrā piedalīsies, kā tas ir jau šogad, tātad pagājušajā gadā bija tikai 8 komandu turnīri, šogad ir jau 12, un nākamā gadā varētu būt 16 komandas. Es zinu, cik tālu turnīrs attīstīsies, bet katrā ziņā noteikti tas ir labs iespējas komandām, kuras spēlē tikai nacionālais čempionātos vai vienkārši kurām pietrūkst starptautiskas spēļu prakses, kā tas ir arī Good Angels gadījumā, vienkārši savā turnīrā, savā nacionālajā līgā ir daudz spēles, bet tās nav pret augsts līmeņa komandām. Pēc tabulas atceros, ka vēl vienai komandai nepieteikšu tagad, kā savu šo vienību, bet ir šobrīd ļoti labi bilanci, bet pat bez zaudējumiem viņi ir mazliet priekšā Good Angels, bet punktu ziņā tomēr Good Angels priekšā viņam vairāk spēles. Tad tāds līdzvērtīgs komandas daudz nav. Šeit Cilerāja gandrīz sanāk traks metiens uzbrukuma pēdējā sekundē. Tā kā noteikti, kad katra vienība, tāpat kā TTT Rīga, mūsu paši čempions, labprāt piedalās šādos starptautiskas turnīrus, jau vienkārši to var saplānot. Un ņemot vērā, ka no Latvijas pozīcijiem raugoties, mums ir tāds neliels blatiņš, organizatori latvieši, tad, protams, ir iespēja arī kaut kā sarunāt, jo nenotiek spēles vienkārši ikdienā, bet ir sabraukuma veidā, tās ir nedēļas nogals. Ja es tādos turnīra, tie parasti ir nedēļas vidū, tas nozīmē, ka patiesībā tikai viena ar vietējo čempionātu jāsakārto viss kalendārs, un tad ir iespēja apvienot, gan spēlēt, kā TTT Rīgas gadījumā, Latvijas-Igaunijas turnīrā, gan Eirokausā, gan arī šajā te Austrum Eiropas basketbola līgā. Kļūdās piespēlē jau Vīto, tā ļoti efektīvi nobloķēja viņas piespēli pretspēlētāji un Liepājai. Uzbrukums mazliet apstājies un vēlreiz 2 punktu krīt Liepājas grozā. Anna Jurčenkova ir precīzi. Augumā ražinā spēlētāji. Īstajā brīdī ņem piespēli un Liepāja -7 jau uz tablo. Ceram, ka Liepāja šis nav tas galējais
kā teikt, viesu izrāviens. Liepāja vēl spējas to starpību sadaldēt. Silrāja tālmetiens ļoti precīzs un likās, ka Kristīna pirms tam varēja izpildīt metienu. Varbūt vienkārši sadarbības sakarā bija jādod bumpa labi, beigās saņem piespēlēt pakaļ un tālšāvienus, un viņai tikpat punkts, cik Kristīnai. Petermanai, tagad Kristīne Silrāja gūs 13 un arī Peterman 13. Liepāja -4 stabulā. Arī enerģiskāk Liepāja sarkanot aizsardzībā, bet ko var izdarīt aizsardzībā, ja ir tāds auguma pārsvars kā Anna Jurčenkovai, kur atrod komandas biedrenes īstajā brīdī, un atkal viņi ir precīzi no tuvas distances. Ar Jurčenkovu Liepāja netiek galā. 12. numuram 10 gūt punktu šīs dienas spēlē, pie tam nav spēlējis garas minūtes. Tagad gandrīz kļūda Liepāja, sāk spēlē aizsardzībā viesu komandu, tagad gandrīz atkal pārtver bumbu. 5 sekundes vairs, ka uzbrukumā jāspēlē Liepājai. Un cieši aizsardzība no pretinieču spēlētājiem. Jūs arī savos ekrānos redzēt Annu Jurčenkovu, centra spēlētāju no Slovākijas, kurai šīs dienas spēlē 10 punktu, un yes, augums 1,95 m. Silrāja ar bumbu, Silrājas Petermana bumbu. Izpild sarežģīt metienu, metiens netrāp nekur, bet nekas cits neatlika, jo uzbrukums gāja līdz beigām. Nebija iespēja atbrīvoties sedzējiem, komandas biedriem, bet beigās pārsedzēja rokām jāizpild tālmetens. Ko gribētos teikt, ka vairāk vajag atrast šo te garām gājienus, jo pretniecēm pagaidām uz tablo neviens pārkāpums, pieminot statistiku pēc pirmā puslaika Liepāja 10 piezīmes, pretniecēm 12, tā kā šajā ziņā bija pat Liepājieniecis labāks, bet otrajā spēles puslaikā pagaidām aizvadītajās turpat 6,5 minūtēs pretniecēm neviens piezīme. Tas nozīmē, ka Liepāja padaudz tomēr meklē metiens no distances. Iespējams spēku pietrūst, iespējams aizsardzība ir tik cieša, ka nav spraugu, kur izlaucies groza apakš. Tā kā pretinieci ir pagaidām pārāks gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Stablo 6 punktu pārsvars, tas gan nav nekas graujošs un nekas ārkārtējs. Brīvi Peterman, kur neizpild tālmetienu, izspēle uz Jākapsonu, Jākapsonu nomāna. Tomēr neizpild metienu pret viņa augumā ražinākā spēlētāja. Liekiet garām Armands Mīsus, Kristīna Silrāja tiek garām un ļoti labi beidzot. Sākās viss ar Ilis Jākapsons sāsinājumu. Viņa devās garām gājienā, rādīja, ka pat izpildīs metienu, uzvilka savu virsū garo spēlētāju. Spēlētāji pie viņas arī palika un beigās Kristīna Silrāja izdodas tik līdz groza apakšai, bet tikai uz īsu brīdi Liepāja varēja uzgabalēt, jo pretiniecis 11. numurs jūs ekrānos, Romana Štehļikova, tad čehu basketbolista, raida grozā tālmetienu un atkal palielina pārsvaru līdz 7 punktiem. Tagad piezīme pretiniecēm. Viņām otrā piezīme tā ir Dominikai Baburovai, bet kopumā pretiniecēm pirmais pārkāpums šajā ceturdaļā. 6 sekundes uzbrukumā. Auder atbrīvojas no sedzējas, izspēle uz Ievu Vītoli. 3 sekundes uzbrukumā bija jāspēlē. Vītolai pustālais metiens neprecīzi. Gribētos novēlēt Sabīnu Līplais laukumā, jo Sabīna ļoti daudz atkārtotas iespējas deva Liepāju uzbrukumā. Varbūt ne ļoti daudz, bet kopumā nospēlē ļoti sekmīgi. Auder labi pietur aiz rokas pretspēlētāji, zinot, ja viņi palaidīs roku vaļā, tad var sekot 2+1. Auderei piezīme, kas taktiski ļoti pareizi. Auderei pašai tā ir 3. personiskā. Un soda metiena atkal Slovāku komandai. Peterman iegūs bumbu pēc tam, ka tikai viens no 2 precīzi no soda līnijas padodas Romanai Štehļikovai. Es atceros, jā, neiemet nevienu, kā man likās, ka pirmais bija precīzi. Man palīdz Jānis, paldies Jāni, laimīgi jauno gadu. Bet neprecīzi Liepājas uzbrukums un arī atgriešanās aizsardzībā nav tā sekmīgākā, tomēr 2 punktu Liepājas grozā un šobrīd lielākais pārsvars uz tablo Good Angels komandai. Gan arī kā volejbolā saspēlējis Liepājas komandu. Petermanai tālmetienas, veiksim mazliet arī ir atstājis Liepājas komandu, jo Peterman realizēs bija 2 no 2 pirmajā puslaikā, otrā puslaikā šeit, ka 2 aizmes garām. Pārkāpums fiksēts, tā teikt, apakšā, bet ņemot vairāk piezīme nasti ir jau Liepājnieciem. Tad Silrājas pārkāpums tik vien nozīmē, ka uzreiz nezaudē 2 punktus, bet nosūtīt uz sometienu atzīmes Good Angels spēlētāju Annu
Minūte 33 jāspēlē un pagaidām trešā ceturdaļa ļoti nesekmīgi padavusies mājniecēm. Stablo ar mazliet aizkavējās. Jurčenko iemet pirmo, otro neiemet, pacīnās par bumbu, bet tomēr no viņas rokām bumba izlido ārpus laukumu un tā jau pāriet Liepājnieku. Rīcībā 10 punktu deficīts. Liepājas komandai, ka minūte 30 jāspēlē trešā ceturdaļā. Atgriežas Liepāja laukumā arī Emīlija Kristi Grau. Ciešāk aizsardzību, protams, var izmantot Good Angels, Auder pamāna, bet nemet, kaut arī zinām, ka Laurai ļoti labs metiens. Gribējās novēlēt, ka Laurai vairāk uzņemties tieši metienos no distances. Šeit ātri mēģina noslēgt uzbrukumu Slovāku komandu. Bloķēts metiens Ilzai Jākapsonai. Tīra aizsardzībā viņi nospēlējusi, un tagad Liepājas atbild. Vajadzētu būt precīzām un atkal pacelt sev spārnos, tā kāds izdevies gan pirmās, gan otrās ceturdaļas izskaņā. Abās divās Liepāja ieguva vadību. Pirmās ceturdaļas izskaņā tālmetienu realizēja Jākapsona uzbrukuma ceturdaļas pēdējā sekundē. Savukārt puslaika izskaņā tālmetienu realizēja Kristīna Pētermana. Savukārt jau Vītola arī seko šai tiešraidē. Viņi dzird, ka jāmet pa grozu, jābūt precīzē. Vītola ir precīzi. Liepāja 3 punktu grozā, sadalēs starp pret 7 punktiem. Liepāja zonas aizsardzība. Pretniecēm vēl 11 sekundes uzbrukumā Liepāja pieskarās bumbai. 10 sekundes vairs uzbrukuma atletisko spēlēt būs Good Angels komandai un 2 spēlētājs uzreiz iesaist spēlē. Armāns Mīstus patiesībā atgriež laukumā Sabīna Lība, bet tas viss pēc minūtes pārtraukums, ko pieprasa Good Angels. Komanda 31,8 sekundi. Jāspēlē trešā ceturdaļā, viņām plus 7 bumbā būs tieši Slovāku spēlētājiem un 10 sekundes uzbrukumā. Tikmēr statistikā pateikšu, kurš labākās spēlētājs tieši pretniešu komandai līdz šai spēlei. Vidēji 14 gūtie punkti, tas ir lielākais punktu pienesums Anni Jurčenko, 12 numurs, tā kā no brīnums, kā arī šodien Liepājas grozā jau 11 punktus ir iemetus, viņa gan 2 spēles tikai aizvadījusi. Tad otra rezultīvākā ir Teja Oblak, saspēles vadītāja, tiešais numurs viņai. Nav daudz minūšu šodien spēlējusi, viņa šodien 5 gūt punktu, 2 piezīmes. Un 11,4 punktus gūši 2 spēlētājs, gan Zuzana Žirko, kurš šīs turnīrā šeit Liepājā nepiedalās, un Barbara Balintova, 9. numurs, kur tā ļoti pavirši kļūdījās pārkāpjot noteikumus, viņa nomainīja 3 piezīmes. Tā kā šīs ir 4 līderis, uz kuru pleciem lielākoties punktus gūst Good Angels komanda šajā turnīrā. Izspēles tālmetienu. Metiens grozā nekrīt, bet Sabīna Lība gandrīz iegūs bumbu, tomēr ne līdz galām tas izdodas sekmīgi. Tagad nevajag steigties Liepājai. Līdz galam Liepāja varēs spēlēt. Protams, arī pretinieks to apzinās. Viņam nav vēl piezīme normas sasniegt daudz noteikumu. Acīm redzot, īsā brīdī var sasniegt. Var pārkāpt Good Angels komanda 9 sekundes. Pirmā piezīme jau arī tagad seko, kad vēl 8 sekundes uzbrukumā jāspēlē ir Liepāja. Viņš šķiet apnāca tiesneši, lai tiešām tur tālmetienu brīdī pat viņam bija piezīme. Tāda ļoti vīrišķīga frizūra šai dāmai. 6 sekundes līdz ceturtais izskaņai. Auder Māna netiek līdz metienam tiek Sabīna Lība. Un piezīme fiksēt gan pirms tam, bet pat sekundi nav jāspēlē šajā ceļā. Tā kā ļoti labi taktiski nospēlē aizsardzībā Slovāku komanda. Viņus varēja atļauties daudz piezīmes. Dominika Baburov saņem 3. piezīmi, 31. numurs. Nu, vīri basketbolā bieži redzēt šīs pēdējās sekundes, kad spēlē mazāk pa vienu tātad uzkarināt bumbu, tātad slam dunk, ja, bet dāmu basketbolā tas nav iespējams. Pārkāpums pat Mitskāns šķiet, bet tiesneši palaiž garām šo te pārkāpumu un trešā ceturdaļa noslēdz ar 7 punktu deficītu Liepājas komandai, kurs gan uzsāk šo ceturdaļu ar vadību. Nu, jācer, ka 4. ceturdaļa tomēr vēl parādīs, kur vējš ziemā un kā V1 Liepāja var spēlēt. Jaunie ēdiena gatavošanas trauki no Fiskars.
Katrai plītsvirsmai vajadzīga atšķirīga panna. Fiskars ir radījis jaunas, katrai plītsvirsmai visefektīvākās pannas. Tagad ir tik viegli katrai plītsvirsmai atrast atbilstošāko pannu. Jaunā Functional Form no Fiskars. Runājot par šo turnīru, nepateicu pilnīgi precīzi rezultāts, kā tad ir Liepājas komanda vispār šajā turnīrā nospēlēt uz šim, tad sastā spēle. Sabraukumā Rīgā, kas bija pirmais sabraukums šajā sezonā 23. līdz 25. septembrim notika 49. skolā un Olimpiskajā sporta centrā. Liepājas zaudēja 13 punktu starpību Basket Gdiņu komandai 64-77. Tikai 2 punktu starpību zaudēja Astem Tigers vienībai un ar -13 pret Baltkrievu komandu Horizont Minsk. Tā kā šie zaudējumi nebūtu graujoši, un Liepāja bija cīņā visās spēlēs par uzvaru, bet katrā spēlē kaut kas pietrūka un 3 zaudējumi 3 mačos tajā turnīrā. Pēc tam tālāk jau spēles notika tad izbraukumā Gdiņā un Polijā, kur pret Maskavas Dinamo, pret titulēto Maskavas Dinamo zaudējums 87-61, bet vēl 3 ceturtdaļas bija ļoti līdzīga spēle. Dažus punktus tikai šķīra abas komandas. Bet kopumā ņemot, protams, Liepājas zaudējums un pēc tam uzvara, graujoša uzvara, rezultāti 99-46 pēc Stambulas universitātes komandu. Tad jau pieminēju, ka Stambulas komanda ieradās uz šo turnīru ar, var teikt, otro sastāvu, jo, cik zināms, tad pamats sastāvām bija jāspēlē Turcijas čempionāta spēlē un federācija nepārlika šīs spēles, lai pakārtotu šim turnīram. Tāpēc sanāca, bija jāspēlē ar otro sastāvu un beigās graujošs zaudējums Stambulas vienībai pret Vēgvienas Liepāju. Tā ir vienīgā uzvara Liepājniecēm. Bet šodien pagaidām tā ir pirmā spēle šajā turnīrā Liepājas komandai. Liepāja šobrīd iedzinājis 7 punktu deficītu. 4. piezīme tikmēr Dominikai Baburovai, kur ātri 1-2 piezīmes izpelnījās 3. daļas izskaņā. Viņai tagad jau 4. pārkāpums, 2 punkti viņai. Pret gados jauno spēlētājiem ielika Krīs Grau, numur 18, bet labi pacīnies par bumbu uzbrukumā Vitskāni. Viņai 2 bumbas pēc kārtas, tagad Auder mazliet iepauzē, nezinu kā uzbrukt, Sabīna Lipa izpilda tāmetienu, neprecīzi. Un bumba pie Good Angels komandas. Statistikā redzam, ka Liepāja tiešām met no tālās izcīņas ļoti daudz metienus, 25 izpildīt, 7 realizēt. Turpat 30% precizitāte, 28%. Nevar teikt, ka ļoti slikts procents tas ir, bet tāds labs būtu mazliet virs 33%. Tas skatās, tā teikt, ļoti labi, viena no 3 iemest. Bet Liepāja pagaidām netik labi sekmēs, kā redzam, pretiniecam tur pretī. Pēdējā sekundē, ļoti liels pārmetums izsaka Armāns Mīstus Gravai, kura varēja nospēlēt noteikti daudz sekmīgāk. Liepājas komanda, kad nokapā aizsardzībā 23 sekundes, bet tā pēdējā sekundē tomēr ļauj 11. numuram, viņi ir 12 gūtu punktu spēlē. Tā ir Štekļikova realizēta tālmetiena, un tāpēc uz tā vēl šobrīd 10 punktu pārsvars jau. Atkal nesportisko piezīmi fiksē tiesneši. Nezinu, kāpēc šeit bija nesportis, bet tādas ļoti, ļoti amizanti spēlētāji izstājās ceļā. Un piezīme Jēkabsonai kā nesportiskā, viņai tā ir pirmā tikai šķiet spēlē. 8 gūtu punktu Ilzei. Un Ilze nomērīt. Skatītājiem, protams, to tik vajag. Vispirms, protams, nebērnātība par to, ka nesportiskā piezīme tika fiksēta, tad ir svilpiena, un pēc tam, ja pretinieks aizmet garām, tad bauda pilnā mērā par to, ka lūk kā, pa ko jums tie sodiņi jāmet, bet tomēr 1 un 2 ir precīzi. Rezultāts starpība jau vairāk kā 10 punktu. Šobrīd 11 punktus šī ir abas komandas. Un vēl precīzi tālmetienas, šī spēlē pamatīgi ieskrējusies. Štekļikova realizējusi bija viena no 3 ceturdaļās, bet tagad iemet uz 2 pēc kārtas. Un viņai jau 15 gūtu punktu spēlē. Leģionāri atspēlē savu, kā saka, maizīti, viņi tomēr no Čehijas. Kā leģionāram jāspēlē daudz, jāspēlē produktīvi. Liepāja mēģina atbild arī no tālās distances, izdodas, Kristīna Silrāja precīzi. Vairs tikai šie 3 sekundes uzbrukuma atliko spēlēt Liepājas komandai.
Tā kā metiens nebija tas vieglākais, bet gal galā tas precīzi. Liepājas atbildi. Kristīna Silrāja apspēlē Sedzēju, jau Vīto Sabīna Lipa tālmetiens. Neprecīzi. Mīckāna cīnās, neizdos viņa atstāt bumbu spēlē. Sākumā gribēja iespēlēt pretniecei kājā un šeit, kā teikt, dežurants. Jau Liepājas zonā Štekļikov tiek pie visvieglākajiem punktiem, manuprāt. Bet tā tomēr, jā, tā bija Štekļikov 11. numurs, viņai 17 punktu spēlē. Auderei tālmetiens neprecīzi. Nu, šoreiz vismaz var uzteikt to, ka Audere izpildīja metienu, jo bieži vien liekas, ka meklē vieglāks risinājums uzbrukumā, bet neizdodas atrast, jo ilgāks uzbrukums jau pārstāvē metienu uzbrukumu pēdējā sekundē pār par rokām. Bieži vien var tieši ar tādiem ātriem, zibenīgiem uzbrukumu mēģinājumiem noslēgt uzbrukumu un tāpēc dot vieglākas iespējas un arī tik pie punktiem. Tieši tā kā pirmā ceturdaļa Liepāja uzvarēja 23-20. Diezgan ātri atrodot brīvus komandas biedrenes un met pa grozu. Un tie metieni ir grozāti ar pretniecēm, protams, liela vilšanās, kā tik ātri jūs uzbrukāt. Ja Vītos vien piespēle, un piezīme fiksēt ir Lučijai Kupčikovai, numur 13. Šīs mačā pirmā piezīme, 4 punkti arī spēlē. Vismaz šajā ceturdaļā Liepājas spēles mazliet agresīvāk, ar 2 piezīmes pretniecēm ātri vien izprovocēts. Atgādināšu, ka iepriekšā ceturdaļā Liepāja tikai šķiet, ka 2 minūtes līdz beigām vai pat 3. Bija 3 pirmo pārkāpumu sarūpēja pretniecēm, tā kā tagad vismaz šajā elementā Liepāja mazliet agresīvāk ir spēlējuši. Nu, jāturpina būt precīzām uzbrukumā. Zonas aizsardzība pretiniecēm, jau Vīto, Kristīna Silrāja. Sit pa bumbu, pēc tam beigās Kristīna. Es laiks spiesta pati izspēt bumbu ārpus laukumu, jo tā jau bija tieši klāt un beigās kļūda Liepāja. Nozīmē, ka nav pat izpildīts metiens. Minus 13 uz tablo. Gribētos novēlēt gan Liepājas komandai, gan arī Good Angels. Nu, varbūt, ja Liepāja zaudē, tad tā starpība nav lielāka par šiem punktiem, jo tomēr 30 minūtes bijusi ļoti līdzīga spēle. Gribās cerēt, ka Liepāja vismaz atstās tādu iespēju, ka cīnās līdz galam un nepadodās. Peterman. Druskītei pieliek aizseg Peterman. Pat mēģina atbrīvot no Sedzēja. Beigās bumba pie Lipas. Lipa izpauca vēl vienu piezīmi. Pretniecām arī gados jauns spēlētājs ir Slovāku komandai laukumā. Denis Blanarov pirmo reizi devusies laukumā. Viņa dzimusi 97. gadā. Salīdzināšanai, piemēram, Liepājā. Tad Mīckāna ir dzimusi 99. Un Sabīne Lipe, piemēram, dzimusi arī 99. gadā. Tā kā nevarētu teikt, ka 97. gads ir ļoti jauni spēlētāji, bet tomēr atcīmredzot, netik pieredzējusi spēlētāji. Viņi ir. Tas par iepriekšējo epizodu, bet pēc tam Liepājai tiek iztērēts šis uzbrukuma laiks, jo netiek līdz metienam. Liepājas komanda 24 sekundžu pārkāpums tieši aizsardzība no Good Angels puses un starpība nemainās 13 punktus tablo. Tālmetiens pretniecēm, no tālās distances daudz viņas ir metiens realizējuši, bieži vien tie bijuši brīvi un tagad kļūdās piespēlē. Kārtējā kļūda Liepājas komandai. Pēc 3 ceturdaļām kļūdu skaits joprojām bija lielāks viesu komandai, Slovāku komandai Good Angels, 13 viņām Liepājniecēm bija 10 kļūdas. Liepāja 5 pārtvertas bumbas, savukārt pārtvertas bumbās 8 bumbas ir bijuši viesu komandai. Tā var teikt, ka Liepāja kā tāds 2 nepiespiestās kļūdas, pēc tam šeit kāps 2 ir piezīme uzbrukumā, ja nemaldos, bet atliek man pateikt vārdu piezīme uzbrukumā. Arī tagad piezīme uzbrukumā izspēlinās pretinieces. Astoties numurs, šoreiz sagrēkojas. Beata Janoščikova. Un pretiniecēm jau ir 4 piezīmes šajā ceturdaļā. Tas nozīmē, ka Liepājniecēm varētu turpināt tikpat agresīvi vismaz tik šo ceturdaļu Liepāja spēlēs. Pa laikam pamānot, ka izpildīs metienu, pa laikam dodoties garām gājienam, lai varētu jau izpildīt sodmetienus, tādējādi sadaldēt starpību. Kristīna Silrāja garām gājienas, viņa man arī labi dzird, neizdodas būt precīzai. Labi cīnās Druskīt, atgūst bumbu Liepājas komandai. Bumbu jau pie Silrājas. Kļūdās piespēlē arī Silrāja. Un tagad jau Vīto pārkāp noteikums. Minūtes pārkāpuma pieprasa Armands minūtes, Armands Mistus 4:30 minūtes, kad jāspēlē. Liepāja uzbrukums apstājies. Nespēja viņas uzlauzt tiešo Good Angels aizsardzību. Jāparunājas meitenēm. Jāsakārto galvas un jānokapā vēl šeit 4 minūtes 30, jo pagaidām Liepāja
kaut kur apstājus. Tik vien, varētu teikt, ka arī pretinieces uzbrukumā ļoti uguņo, bet pārsvars tomēr 13 punktu. Pētīsim mūsu sekmīgu atgriešanos laukumā pēc minūtes pārtraukuma. Nu, ja Liepājas komandai bieži vien jāizkārto metiens pašām spēlētājiem, jo aizsardzība tiešām ir ļoti labi no Slovāku komandas puses, tad savukārt pretiniecēm atliek vien izspēlēt savu sadarbību un izmantot nospiedošo pārstāvu grozu apakšā un tādējādi tikt pie viegliem punktiem. Tas arī parādās tehniskajā protokolā. Liepājai 12 rezultīvas piespēles, pretiniecēm 24. Tomēr punktu starpība nav dubultā, un tas nozīmē, ka tiešām sadarbības iet cauri Slovāku komandai no Liepājai. Bija brīži, jā, kad ļoti labi uzbrukumi. Un tik, cik vēl bija, kā teikt, svaigums meitenēm, tik arī varēja Liepāja cerēt uz sekmīgiem uzbrukumu noslēgumiem. Tagad pārkāpums Petermanai. 2 punkti no spēles un vēl viens soda metiens Good Angels. Peterman labi nospēlēja spēles pirmā puslaikā. Viņiem bija 13 punkti, ja nemaldos. Un tā viņš šeit, ka otrajā puslaikā punkts nav. Kristīna pievienojusi. Neprecīzi soda metienas. Kristīna Silerāja driblē, gan viņa bumba izsit. Beigās tā tomēr paliek Liepājnieku rīcībā. 55-70 rezultāts. Mīnus 15 Liepājai. Petermans ņem piespēli, mēģina spēlēt ap muguru. Beigās tomēr nolēma apspēlēt pretspēlētāju. Šoreiz neizdot būt sekmīgai. Un bumba pie Good Angels spēlētājiem. Izspēles groza apakš. Pieminēja par šīm labām piespēlēm, labām situācijām. Un arī šajā gadījumā kārtējā piespēle jau Good Angels spēlētājiem. Viņām 72 un Liepājai mīnus 17. Skaidrs, ka atspēlēt šo lielo starpību pret tik pieredzējušu komandu būs vispār neiespējams, pēc tam maz arī laika paliek. Un jā, vai Vītola it kā adresēt piespēli, bet beigās tā tomēr ir tehniskais brāķīts vienkārši kļūda Liepājai. Un arī šajā uzbrukumā līdz metienam Liepāja netiek. Peterman nomainīt, laukumā atgriežas Emīlija Kristi Grau, 18. numurs. Gāra sadarbību spēlē, bet gribēju teikt, ļoti labi nospēlē Silerāja vairāk kārtīgi. Silerāja te izsit bumbu, tad ja Vito piebremzē pretspēlētāju, lai pa galu līniju viņi neapspēlētu. Un atkal Slovāku spēlētāji, numur 13, tā ir Kupčikov iegūst šo te bumbu. Un atkal Silerāja izsit tāds cīniņš, vienkārši neļaujot tik pie viegliem metieniem. Pieminēja, ka Liepāja cīnās līdz galam. Nu, ja neizdodas būt precīzām uzbrukumā, tad aizsardzībā katrā ziņā meitenes izliek sev visu. Un pārmest noteikti neko nevar. Kristīna Silerāja traucē garām gājienu, ja tas izdodas. No auta ielec spēlē spēlētāju, uzreiz paņem bumbu rokā, un manuprāt šeit bija jāfiksē. Tehniskais brāķīts, tas nenotika. Bumbu pie Slovāku spēlētājiem. Izspēl vēlreiz groza apakš, metiens, grozā nekrīt, atkārtot iegūt bumbu uzbrukumā. Vēlreiz metiens un Grau. Tiesneši pat pārkāpus noteikumus. Īsti nesaskatīja pārkāpumus. Tur nedaudz bija virsū uzgāvusies, bet tā meiteni. No Liepājas puses pacēls rokas gaisā un soda metieni gan sekos Slovāku komandai. Soda metieniem nostājas ir Janoščikova Beāta. Divi precīzi no diviem. Starpība tikai pieaug. Ja pēc spēles mums jāsaka, tad noteikti tā pārliecinoši uzvarēja Good Angels. Gribētos cerēt, ka tāds virsraksts nebūs, bet to, ka otrā puslaikā nokārto sev uzvar, tas nu gan ir fakts. Jo pirmais puslaiks bija tomēr vairāk un mazāk Liepājnieku zīmē. Līdzīgi spēle vai Liepāja vadībā, kaut galā uzsākot otro puslaiku, Liepāja tiešām bija vadībā. Tagad pēdējā sekunda jāuzbrūk mazliet pa ilgi sagatavoja šo metienu druskīt, bet arī bez vainas vainīgā bija viņi, jo saņēma piespēli jau tad, kad vairs tikai sekunda atlicis, ko spēlēt bija Liepājas komanda uzbrukumā. Mazliet vairāk pa 2 minūtēm jāspēlē vēl šajā spēlē. Audera atgriežas laukumā, nomainīt ir
Druskīte. Skaidrs, ka Druskīte visticamāk laukumā nedosies. Sabīna Lipa un Ants Mitskāna arī dosies laukumā Liepājas rindās, jo nav svarīgi šie te punkti, ar kādu starpību noslēdz spēli. Vienai komandai tā būs uzvar, otrajam zaudējums. Liepāja piedzīvos 5. zaudējumu 6 spēlēs, un šeit noslēgāts. Arī Liepāja mēģināja iestāties ceļā, cerot uz piezīmu uzbrukumā, tā kā šoreiz savu Liepāja panāca, lai arī tehniskais braids mazliet savādāk tiek atzīmēts šajā gadījumā. Ja Vitola un Kristīs varētu nomainīt, varētu šodien visvairāk punktu no Liepājas komandas, viņam 15. Metienu procents varēja noteikti būt labāks, bet nevienai no Liepājas komandas metieniem. Kaut arī Kristīna ļoti labs, 33% field goals, tātad 7 no 11 metieniem realizēja Silvarāja. Un citām metieniem gan procents mazliet zemāks. Pārkāpums un soda metienu, tā šķiet aizvitēs pēdējās minūtes, pēdējā brīža izdienas spēlē, jo piezīme norma Liepājas komandai, un 4. piezīmi izpelnās arī Liepājai Laura Auder, kura realizēja šķiet 1 no 2 sodmetieniem. Vairāk pie punktiem Laura nav tikusi. Lauras punkti ļoti svarīgi Liepājai. Nezinu, kāpēc Laura tik maz minūtes spēlē, iespējams kāds savainojums. Viņa ir jūsu ekrānos. Varbūt lietas spēlēt vairāk minūtes, bet katrā ziņā noteikti, ka Laurai būtu jāiesaistās ātrāk spēlētāja rotācijā, tādējādi dodot atelpu. Vismaz šīs dienas spēlē pamat pieciniekam. Tā nenotika šodien, un Laura palika uz 1 punktu. Pagaidām novēlēsim viņai atgūt pārliecību uzbrukumā. Atceros, ka šķiet, ka Tallinas universitāte ļoti labi apspēlē tādu Liepājas komandu, bet šeit no tālās distances precīzi uzbruka gados jaunā Emīlija Kriste Grava. 58-76. Atlikušais brīdis skaidrs, ka ir tam veltīts, lai spēlētājs, kurš mazāk spēlē, ne tikai uzspēlēt, bet arī iegūt pārliecību. Ar mani viss ir kārtībā, es varu spēlēt un esmu piederīgi šai līgai, un rītdien jau es apliecināšu sev laukumā. Tas ir vairāk no Liepājas pozīcijiem raugoties. Līdzīgi arī Good Angels, teikt domā, tāpēc gados jaunās spēlētājs laukumā. Minūtes pārtrauku pieprasa Good Angels komanda, minūte 19 jāspēlē vēl viena gados jaunā Liepājniece iesaistīsies spēlē. Anī Ķergala, tas gan būs pēc minūtes pārtraukuma, kur pieprasa tāpēc Slovāku komanda. Atgādinu vēlreiz rītdiena. Arī mēs pēdām tieši raidus, rīt pat 2 spēles. Šajā turnīrā tiks piedāvās no Sportcentrs TV starpniecība. Tā kā rītdien atkal esiet pie saviem televizoriem. Rīt otrā spēle būs Veigvens Liepāja Pčolka Polski Cuker, un pirmā spēle būs ar TTT Rīgas dalību. Tūlīt pateikšu, pret ko rītdien bija jāspēlē rīdznieciem. Garš tas kalendārs man šeit par rokai nepateikt nepareizi. Katrā ziņā turnīrs Liepājā 3 dienas, un visu 3 dienas piedāvāsim vismaz par kādai spēlē arī Sportcentrs TV. Tad šodien šī ir 3. spēle, turnīra šīs dienas fāze noslēgsies, bet vēl līdz svētdienai turnīrs turpināsies. Tā kā katru dienu pa 3 mačiem gan laikziņā ir izmaiņas, katru dienu mazliet laiks ir savādāks. Šodien pat cik darbdienu mazliet vēlāk spēles sākās, bet tālāk jau gan mači noritēs tādām svētku noskaņām, ātrāk sāksies un ātrāk arī beigsies spēles. Daudz man te papīra par roku, nevar nekādīgi atrast, pret ko TTT Rīgai rīt jāspēlē. Ļoti atvainojas tiešām, bet, jā, kaut kur man tas īstais pieraksts ir pazudis ar tiem daudzajiem. janvārs, TTT Rīga, Istanbul University. Lūk, bija aizdoma par Turcijas komandu, bet vajadzēja pārliecināties, tad rīt 13. TTT Rīga spēlēs ar Turcijas komandu. Neskatoties to, ka viņas zaudēja, jā, Liepāja, bet toreiz bija cits sastāvs, un viņas ir piedzīvojuši 3 zaudējumus 6 spēlēs pēdējā sekundē, tomēr 3 sekundžu pārkāpums fiksēts. Šajā te uzbrukumā un bumba pāriet Liepājas rīcībā. Tātad šodien TTT Rīga uzvarēja Astana ar 99-46, savukārt Stamo piedzīvoja zaudējumu 64-67, tātad 4 zaudējumi šai Turcijas komandai. Rītdien viņas spēlēs pret TTT Rīgu, un to piedāvās jums Sportcentrs TV. Savukārt vakar pusē piedāvāsim spēlēt Veiga 1 komandu
Pēdējās sekundes pabeigšu. Ants Mitskāns bloķētu uz tālmetienu. Nesekmīgi uzbrukums Liepājas komandai, gluži tikpat kā iepriekš. Arī viesu komanda bija sekmīga, un pēc tam Liepāja tātad spēlēs rītdienas 17:30 ar Čolka Polskī Cukeri. Vienā vietā rakstīt tā nosaukumu, šeit man rādās Čolka AZS UMC. Kā sakot, Čolka polijas komandu, un tas viss jau rītdien. Šīdien spēle noslēgusies, komandām kļūdēm nospēlējot pēdējās uzbrukumos. Good Angels šajā uzbrukumā pat nemēģina uzbrukt, un ar +18 uzvaru. Good Angels vienīgi pēdējo punktu spēlē gūl gan Liepājas komandu, un tā ir laba iezīme. Ceram, ka arī rītdien Liepājniecēm veiksies. Tagad 17:30 sekot spēlēs Starpēga 1 un poļu komandu, 13:30 TTT Rīga un Stambuls Universitāte. Paldies par uzmanību, Armunds Atvers saka jums visu labu, saka Liepājas sports centrs TV brigāde. Mēģinās noķert kādu no meitenēm uz interviju, un tad jau tiek mēs visu labu. Gudri zinātnieki ir pierādījuši, ka žāvājoties cilvēks veidina savu smadzeņu. Liepājā gan neviens laiski nežāvājas, jo te treneris ir Liepājas vējš. Nelielam ieskatam daži no Liepājas sporta veidiem. Pret vēju, vēl vairāk pret vēju, vai arī vējam un ar elektrokartingu. Tā kā brauc uz Liepāju, izvējoties un izslēgt televizoru. Jaunie ēdiena gatavošanas trauki no Fiskars. Katrai plītsvirsmai vajadzīga atšķirīga panna. Fiskars ir radījis jaunas, katrai plītsvirsmai visefektīvākās pannas. Tagad ir tik viegli katrai plītsvirsmai atrast atbilstošāko pannu. Jaunā Functional Form no Fiskars. Florida Keys, there's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drift.